Man nedara 2 dienas brīvs, man vajag visas brīvs. Mans vēters pieteicās pēdējā dienā aizskaitīt tos 3 komunālos maksājumus, un tur es to Mercedes vinnēju. Viss notiek spontāni. Taisīja jebkādu video savu viedokli, teiksim, par marihuānu. Tur būs vienkārši. Tu, man liekas, tev dzīves līmenis ir labs, un es pat teiktu augsts, bet tu esi joprojām, tu esi cilvēcīgs, tu esi, saprot tāds... Pēc tam tu nestādies priekšā, cik liels saraksts ir ar gribētājiem, kas paši ir pieteikušies. Tur ir 11 plus jau. Jā. Viņš tur, viņam ir jahta, tur šitāds tāds, Mersis tur krūtākais, jā. Beigās jāšņauc kokaīns. Kāds, kuram tās vēlmes, jā, vienam gribās fucking biespienu sieriņu, citam gribās motorolleri, jā, tas jau arī ir tomēr starpība liela. Dzīvē noteikti ne. Un tad atkal kārties Latvijas, un tur grib investoram tur 5% iežumēt. Kāda investoram jēga no teviem 5%? Nu nav jēga. Pilnīgi nekāda. Esi nofiltrēts, sarunas būs kā uguns liesmas lietas. Rādi, kas tu esi, nebaidies būt īsts. Esiet sveicināti podkāstā Nofiltrēts. Šī mums ir jau 22. epizode, un pie manas ciemos ir cilvēks, kā pats sev deva, iedvesmotājs, uzņēmējs un arī investors. Par to arī vairāk parunāsim. Arturs Dedzis. Čau, Artur! Čau! Prieks, kā atnāci! Iedvesmotāji to es neizdomāju ar citu. To kāds cits izdomāja? Jā, bet man ļoti patika. Tas bija pagājuši gada un šogad sākumā, ko rādīja. Es biju tajā miljonu vērta ideja žūrijā, un viņiem vajadzēja kaut kādu to nosaukumu, tādu titulu vai kā tevi raksturot. Jā, kā to raksturot. Un tad es zinu, tā ir, teiksim, tur bankas prezidente, tur Ieva Tetere, un te viņas laika tur, uzņēmējs, investors. Tāpēc, ka investors tur konsultē par investīcijām. Es pats nedaudz nodarbojos ar tām fondu investīcijām, ne jau, ka es tur uzpērku mazas uzņēmumus. Tā nav cilvēku pārpratne, tas sākumā rakstīt uz šādas ziņas. Un tad kaut kā vienā tajā reizē vienkārši ģirds Timrots, viņš tā uzņēmējs, investors un iedvesmotais. Man tā iepatikās, tev vajag forši skan. Bet labs, reāli labs. Jā. Es arī domāju, kā man tevi nosaukt, iegāju tavā Instagramā, es skatos, izklausās labi. Jā, bet man liekas, ka arī ir super tā kā atbilstoši. Tas, ko tu dari ar tiem sociāliem tīkliem tā tālāk, man liekas, tieši tā arī ir. Tu iedvesmo cits un es domāju, ka ļoti daudz tevi tā arī uztver. Jā, tu pašā sākumā jau pieskāries jau vairākām tēmām, par kuras gribēju runāt. Tu jau viņus jau bez mazliet vienā teikumā jau izstāstīji. Ja? Bet jā, pirmkārt, tu man teici, ka es dzīvē izskatoties jaunāks nekā sociālos tīklos. Ja? Un es tagad domāju, to uztver. Kompliments. Jā, tu pēc tam paskaties, tas kompliments, paldies, bet par šito es tev teicu, ka būs fun fact, ja? No. Es tad nesen biju, es nezinu, vai tu zini, bet es tā kā uzņēmumiem Viģiks filmēju tā tālāk, ne? Un nesen filmējām, tur bija Lats veikaliem, tur bija pasākums, ja? Vadītājs bija šitas Rihards Lepers. Un es tur Klases man. Klases biedrs tavs, super, un Lepers man teica to, es tur arī ar viņu tur parunājos, tur paintervēju bišķiņ kā vadītāji tur, un viņš man izšauja tādu to, kad man izskatoties uz 45. Un es līdz šim brīdim, es vēl nesaprotu, tas bija joks vai nē, bet iespējams, ka viņš tā kā priekš klipiņu to pateica, bet nezinu, man izstāsta 45? Dzīvē noteikti nē. Nē, bet viņš man dzīvē redzēja loģiski, tā. Nē, tāpēc, zini kā, man liekas, ka ja vīrietim, ja tu esi liela auguma vīrietis, esi tikpat garš kā es, ja tev vēl ir tur bārda, tad automātiski tas kaut kādu tādu briedumu piešķir. Man likās, ka tev ir kaut kāda varētu būt kaut kāda starp 35 un 40, bet tagad es redzu dzīvē, ka tev nav starp 35 un 40 točni. Tā kā, jo kas mainās ir, āda vienkārši mainās un savā. Es pats paskatījos, rekurs, tur atnāca 40, tur kaut kāds sirmumiņš te ir, tur mainās cilvēkam āda. Es reiz redzu, ka tev nav 40 gadīgi, pat ne 35 gadīgi cilvēku āda, tik uzreiz. Tādā ziņā. Man ir 30. Jā, man 30. Zigas vienīgais. Es tev dotu kaut kur starp 28 un 30. Tagad dzīvē redzot, jā? Jā. 20 beigas 3 sākam. Zigas vienīgā atšķirība, tas, ko es pats esmu pamanījis, vienīgā atšķirība tas, kad smaida, tad šite paliek tā kā. Un viņas paliek arvien vēlāk, un ar laiku viņas paliek tā, ka tu pat nesmaidi un viņas te ir. Jā, pie acīm tas ir tas, ko es pats esmu savā sejā pamanījis. Bet viss pārējais tā ir bārda. Jo reāli, ja nodzītu bārdu, man, Dievs, jūs... Es domāju, 26 tad tev varētu būt. Jā, es domāju, droši, ja pat ne mazāk. Man tam liekas tāds babyface bez tās bārdas. Labi, pietiks par to. Tālāk par tevi. Mums ir jāizmantot laiks liederīgi, ja tu mums atnāc.
Kāpēc nofiltrēts izstāst labāk? Nofiltrēts. Tā doma ir. Mēs te filtrējam. Tāpēc, kad tā kā nofilmēt un izfiltrēt viesi. Un tad, es tev šīs sarunas laikā izfiltrēšu, sapratīšu nedaudz vairāk par tevi, kāds tu īsti esi, vai ne? Okay. Un mēs to visu nofilmējam. Un tāpēc nofiltrēts. Man likās, Es domāju, ka nofiltrēts, jo es seko līdz podkāstam. Es biju domājis, ka nofiltrēts nozīmē ka mēs redzam to pasauli visu laiku caur visādiem Instagram filtriem un visi rāda tikai to savu skaistāko pusi. Un, ka šeit atnāk cilvēks, tad tas nav minūti garš TikTok. Šeit ir tomēr stundu vismaz gara saruna. Tad tās sarunas laikā, kad tie visi filtri tiek noņemti nos, un tā kā viss tā nofiltrēts no filtriem prom. Jā, tas arī labs variants. Jā, es biju domājis, ka es gribēju tikai pārliecināt, skaidrs, nepareizi domāju. Jā, ok. Tad tālāk vispār par to, kāpēc te vispār uzaicinājām. Vispār es tev redzu sociālos tīklos, tu pie Laura podkāstos un gan tur raidījums un tā tālāk. Man likās vienkārši uzrunāt tu kā cilvēks. Man liekas, tāds veiksmīgs, pozitīvs tāds un grūti atrast, kur tev piesieties. Tā, man likās, Artūrs taču ir jau uzaicina. Tev, man liekas, vienmēr par jebkuru tēmu būs interesanti par kaut ko parunāt. Dīvaini eksperts. Dīvaini eksperts, jā. Bet es domāju, ka tev viedokļi arī diezgan pamatot. Man liekas, tu neesi tāds, kā saka, daļdirsējs. Tu esi tāds, man liekas, baigi uz faktiem izbrauc un tā. Jautājums tev par tavu podkāstu. Kur palika tavs podkāsts? Es skatījos 7 mēnešus pēdējo epizodu. Varbūt, ja parādīsies laiks, tad šoziem atkal parādīsies. Tā kā es gribētu, man patika tās atsauksmes no cilvēkiem. Cilvēkiem ļoti patika, jā. Pēc tam tu nestādies priekšā, cik liels saraksts ir ar gribētājiem, kas paši ir pieteikušies. Tur ir 11 plus jau. Tā kā, kas ir kā viesi? Jā, kas grib nāk kā viesi. Bet tev nekaitina tas, ka cilvēki paši piesakās? Tev nekaitina? Nē, man nekaitina, tāpēc, ka es jau izvērtēju, vai tā tēma ir saistoša. Man bija viens gadījums, kad, man liekas, tas pēc kuras epizodes tas bija. Labi, nav svarīgi pēc kuras epizodes, bet tur bija kaut kāda... Man liekas, ka pēc pēdējās epizodes, kur Roberts Bērziņš bija, kur viņš stāstīja par slimnīcas tiem kaut kādiem tiem saviem gadījumiem, ka viņam operēja vēzi ārā, ka bija tur gadījums, ka tur viens ārsts saka tā, otrs tā. Un tad kaut kāda sieviete bija uzrakstījusi, ka viņai tikko laikam tur māte nomirusi bija, un kāda tur tā ārsta attieksme, kurā tur no slimnīcām bijusi, un tur viņa tā kā grib nākt par to izstāstīt. Un tad arī viņai tā cieņpilna atbildēja, ka pirmkārt, izsaka līdzjūtību, man ļoti žēl, ka tā ir, un es ļoti žēl arī, ka tā ir sanācis, ka tur tā attieksme no tiem ārstiem, viņas tajā skatpunktā ir bijusi tāda, ne tāda, kādu viņa bija sagaidījusi. Bet tas raidījums īsti nav bez tabū, ka mēs tā kā, nav mērķis tā kā par kādu pasūdzēties. Jā. Tas mērķis bija vairāk tāds, ka cilvēks, kas ir kaut ko piedzīvojis dzīvē, ka viņš nāk tā kā padalīties, un it īpaši, ja tas vēl ir kaut kur sabiedrībā pazīstams cilvēks. Jā, tas ir svarīgi nians. Tad pārējie redz, klausies, visiem ir sūdīgi. Arī. Tad es varbūt tās, kā lai saka, man nav jājūtas slikti. Nav tā, ka visiem pāriem vajag forši, un es esmu vienīgais tur vājais, vai nabadzīgs, vai idiots, vai slimais, vai kaut kas, ka redz, ka cilvēkiem dažādiem visādas problēmas. Man liekas, ir kaut kā tāda, ka cilvēki tā padalās un vēl parāda, ka par spīti tam, ka man tur kaut kas grūts dzīvē, rekā es tam tiku cauri, ja ir rekas labi, tas tā iedrošina. Jā, bet reizē tam podkāstam ir tas, ka, ja mēs tur podkāsteri aicinātu tādus, kas vispār nekur nav zināmi, vai ne, tad droši vien iet diezgan skumji tiem skatījumiem. Bet jābūt nenormāli interesantam stāstam apakšā. Tad var arī svešus cilvēkus uzaicināt. Bet ne jau vienkārši tur pastāstīt, kā man tur iet, ko es daru. Nē. Tāpēc tik tiešām jāsāst tam cilvēkam jābūt kaut kādai atpazīstamībai. Lai rodās tas familiaritātes, tas punkts. Baigi interesants. Es domāju, ka cilvēki varbūt tās neaizdomājas to, ka, pieņemsim, es esmu TikTokā kaut kādus gadus 5 apmēram, un ir tā, ka pietiekoši daudz cilvēku daudz man redzējuši. Un interesanti tas, ka viņi pirmo reizi dzīvē man sastop. Viņi uzreiz tur čau un tā baigi familiāri, baigi tā dabiski sāk runāt, jo viņiem ir tā sajūta, ka viņi jau man pazīst. Jā. Man tā parasti tā jocīgi, ka to cilvēku pirmo reizi dzīvē redz. Un ir bijuši gadījumi, ka tur kaut kur lidostā kāds vai tur vai veikalā vai tam. Latvieši vispār ir baigi kautrīgi. Lielākoties tu vienkārši skaties, kā viņi tā vēro, tā interesanti. Tu tā redzi, ka tev kaut kur atpazīst, tā interesanti skatās. Jā. Bet man tas pats ir. Es to katru dienu redzu. Katru dienu kāds vienkārši uz tevi dīvaini skatās. Un tu uzreiz redzi to starpību. Kurš iet garām un skatās tā kā pašķielēs. To var jūs uzreiz, jā.
Jā, bet tagad arī, redz, es tev nogāju pretī. Es jau tev arī uzreiz čau, Artur, man jau ar tādu seju, ka es tev pazīstu, vai ne? Bet vienīgā starpība ir tāda, ka es gan tā vienkārši daru ar visiem. Nu, tā kā, pie manis atnāk viesis, es viņus visus tā uzņemu, vai ne? Jā. Tas nav tāpēc, ka man ir tāda baigā sajūta, ka es tev pazīstu, un tāpēc es tā varu. Bet, tāpēc, ka tu esi pie manis atbraucis. Tā. Bet jā, tas ir interesants fakts. Jā. Tas par mani, tas jau visiem arī tur sociālā tīkla, tur influenceriem un tā tālāk. Tas pats, kad... Redz, sorry, bet mēs aizdriftējam prom, tā familiaritāte ir tā, kas piesaista to cilvēku skatīties to podkāstu. Ka viņam ir vieglāk klausīties cilvēku, ko viņš tā kā uztver kā savējo. Cits vēl viens rītīgi interesants fakts ir par to jauniem satura veidotājiem, ko tajā TikTokā. Ir ļoti interesanti, ja kāds cilvēks, kas šobrīd nav nekad neko filmējis, viņš varētu sākt taisīt saturu TikTokā, un tas var būt ļoti labs saturs, teiksim, visādi interesanti padomu un tam līdzīgi. Viņš absolūti neizbēgami saskarsies ar kaut kādu heita vilni. Neizbēgami. Tas ir tāpēc, ka tev nav tā familiaritāte, tu neesi pazīstams, un līdz ar to tev vēl neuzticās, tev nepazīst, un kas tas, ar ko viņš man te mēģina mācīt dzīvot apmēram tam līdzīgi. Un tam ir jāpieiet kaut kādam laikam, un tad tie cilvēki apardīs ar tevi, un tas sāks beidzot tevi ieklausīties. Super interesanti. Tur kādā sociālo eksperimentu es vēroju toreiz, ka bija tāds čalis, kas diemžēl vairs nav TikTokā. Es ceru, ka viņš vēl nobloķēs. Nē, viņš nav sakarīgs čalis. Bija tāds čalis Endijs, un Endijs stāstīja arī par biznesu un tam līdzīgi. Viņš tur stāstīja par biznesu. Endijs par biznesu man šitie divi nesaslēdzās. Es laikam neestāju mani. Labi. Tas jau kādu laiku apkārt, kad pāris gadus apakaļ bija kā bija Endijam uzvārds. Tā es tagad aizmirsu. Nav svarīgi. Viņam ir tas biznesa kolagēns.lv. Viņš kolagēnu, un viņš stāstīja, viņš tādus veselus kursus par sorry, Endī, ka es aizmirstu tev uzvārdu. Tepat man atu galā ir. Bet, labi. Mēs vēl iepriekš runājām par to, ka tev ir fenomenāla atmiņa. Jā, bet es tādu fenomenālu atmiņu par tādu konkrētu bildi, ko niansīt var izkrist no prāta. Viņš pat veselu kursu tur uztaisīja, kā tur izveidot savu zīmolu, kā tur savus mājas lapus. Viņš deva vienkārši fantastiskākos padomus, bet tos pirmos video, ka viņš lika iekšā, vienkārši viņam tādu figņu tur vienkārši rakstīja cilvēki. Un viņš pat lika pēc tam video par to heitu. Viņš saka, kāds sakars, es jums te pa brīvu dod ļoti vērtīgu informāciju. Atstrādāt, un nevis tā, ka es apnāku un es no grāmatas izlasīju un gribu jums kaut ko mācīt, bet to, kas man strādā, kas man biznesā, kas man ir apgrozījis tur vairāk kā 1 miljonu gadā. Viņam tiešām tur viss notiekās, tur labs bizness, veiksmīgs. Tas kolagēns LV, tas populārs, jā. Jā, viņam tiešām tas ļoti labs vizītes. Tas nav vienīgs, viņam tur vairāk zīmolu, viņš stāstīja, kā atsevišķus produktus tur izveidot, kā vispār, kā brandot, kā ļoti vērtīga informācija. Un pagāja kaut kāds laiciņš, un tad sākās augsts skatījums, sāk cilvēku viņu iepazīt un sāka tā kā... Bet tas heits jau, man liekas, viņš nepazūd ar to, ka tu paliec atpazīstams, uzreiz tev nebūs heits. Man liekas, ka Nē. Jebkuram, kurš publicē, manuprāt, ir jārēķinās ar to, ka kaut kāda heiteri tev vienmēr būs. Tas ir tā kā neizbēgami. Varbūt tev nav, tu esi pārāk, es nezinu, likeable. Vai... Es saprotu, ko tu domā. Es domāju, ka jā, tev absolūti taisnība, ka tas heita risks ir. Bet tas ir atkarīgs, cik pretrunīgs, cik kontroversiāls, cik tā tēma ir tāda pretrunīga. Tas pats Lauris, fitness kanāls. Jā. Tie, kas pazīst Lauru dzīvē, fantastisks cilvēks. Ir tik labs draugs, tik patīkams un izdarīgs. Un vispār neviens slikti īpašība viņa nevar pateikt. Bet tas veids, kā viņš sevi publicē savu brendu un kā viņš tur neesi loks, tur nedzer un tur, kas daudziem cilvēkiem varbūt tās uzskrien, tev poha šorīt ir, vai tur, viņš piedurās visādi. Jā, bet tas ir speciāli. Tas ir speciāli. Tāpēc, ka arī sliktās, slava, ja to tā saukt, ir redzamība. Hate me or love me, tas saka, buy from me. Un viņa gadījumā, bet tāpēc viņam ir tik daudz hateru. Viņš ļoti tā iet ar tādām lietām. Nu jā, man arī, piemēram, es tagad, sākot ar šo gadu, sāku beidzot piestrādāt pie tā, ka kaut kādu savu atpazīstamību palielināt. Jo es 3 gadus nostrādāju kā satura veidotājs, kā no-names, vienkārši uzņēmu. Kā aiz kameras, jā? Nē, es arī biju kameras priekšā, es visus tos filmēšanas procesus vadīju un tā tālāk, bet es vienkārši nekad nepozicionēju, kad, sevi. Jā, reku, te es esmu, tas ir mans darbs, jā, viss bija uzņēmuma vārdā. Un tad paiet 3 gadi un saprotu to, ka viss krūt, man tur visādi forši rezultāti, ko es varu parādīt, bet neviens man nezina. Jā. Un tad es 28 gadu, jau 25. beigās pārslēdzu uz to, ka tad ir šis podcasts, un tad es arī savu saturu sāku taisīt un tā tālāk. Un jā. Ideāli, tev labi sanāk. Bet, jā. Un galvenais, paldies!
Paldies, bet kamēr man tā ideja nav pazudusi, ko es gribēju teikt, ka es arī mēdzu tajā TikTokā ielikt vienkārši kaut ko, nezinu, pameklēt kaut kādu kašķi vai ko, jo vajag, ka es gribu tos skatījumus uztaisīt. Tad es tur arī mēdzu par kaut ko tur pasūdzēties vai ko, un tad dažreiz cilvēki tajos komentāros domā, ka, ak, Dievs, tev atradis problēmu, ja? un viņi nesaprot to, ka man tas aizņēma 2 minūtes, es vienkārši mēģinu būt aktīvs, un reku, kaut kas tur notiek, es vienkārši fiksu uzsilmēju, pastieties, vai ne? Un viņi domā, ka ir tā un šitā, kā tu tā vari? Bet no tiem pretrunīgiem video tu dabū ļoti daudz skatījumus, un pēc tam varbūt tālāk tu to uzmanību var izmantot savādāk. Ja tu gribi dabūt daudz skatījumus, uztaisi, ja kādu video savu viedokli, teiksim, par marihuānu, tur būs vienkārši tik polarizēti. Varētu, jā. Jo man īstenībā nepatīk, es varētu to pateikt, un es dabūšu tādu atbalstu no tiem, kuriem patīk. Tas ir labs variants, jā. Labi, tālāk pa tēmu, bet īsumā, man liekas, tu mēģināji baigi izsprukt, bet īsā versija tātad par podcastu, īsā versija, kāpēc sāki ar kādu domu un kāpēc ir tas, beigas vai pārtraukums, jā. Bet tāda īsā versija. Sākas, tāpēc es iepazinos ar Laura, tā sakot, gan kas viņam filmēja, gan visu organizēja Robertu. Un mēs ar Robertu runājam, un es viņam tikai stāstīju, ka man bija doma par šādu podcastu. Vienkārši tādu vīziju ienāc par jā, super forša tēma, obligāti aizies. Es saku, man tur tādu pazīstam cilvēku arī, kuru varētu uzaicināt, šeit obligāti taisam. Un mēs uztaisījām, tur sākumā kaut kādas 7 sērijas, vēl tur pielikām klāt, mēs redzējām, ka tas aizgāja, bet es vienkārši sapratu, ka man tajā dienas ritmā tā, ka nav tam kapacitāti. Vienkārši tā, ka izsmelt beigās tur pa sestdienām jāfilmē un tam līdzīgi. Tas ir traki, jā. Jā, un sanāca beigās tā, ka tur pēdējās epizodes jau, tur neviens dabā nepateiks, bet tur ir zem no offense un beta blokatoru. Ak, jēziņ, tu jau tāds jau bez mazai uz pēdējo elpas vilcienu. Uz putām tur gāja. Tur viss šie arī tas tā miljonu vērta ideja, tas raidījums, tur tie žūrijā tur uz putām. Tas viss bija tā, ka pēc tam man vajadzēja ļoti liela pauze, jo acīm redzot, tā kā tu nevari apvienot tur dažādus biznesus, tur ģimeni, kaut kādu sportu, vēl podkastus, vēl nekustamos īpašumus menedžēt, vēl raidījumā tur iet tur pa pilnām dienām filmēties un vienkārši ir tās 24 stundas dienā. Un tev jau tā, tu jau vari kaut kādas lietas atlikt, bet cik tu 1-2 dienas atlikt nedēļu, atliks tev kaut kad viņas nāk un sāk kos dibenā, un bija tā, ka tādas atbildības reālās tās lietas, kas nav, tā kā, tu nevari, tā kā non-negotiable, kā saka, tu nevari tur, izdomāt darīšu vai to nedarīšu, un sāk tā kā kost, bija vienkārši pa daudz, bija tā, ka, kaut tā ir kaut kādas lietas, ka tu tur bērni jāvar konkrētos rītos un tam līdzīgi, tev jācies, tu nevari vienkārši gulēt, cik jā. Tāpēc, mēs reizēm jau piedaramies, ka cilvēki bez bērniem sūdzās, ka viņi noguruši tā, please. Jūs varat vakarā aiziet mājās un atpūsties. Vai okay, bet tu to nenovērtē. Tad, kad tev nav bērni, tev liekas, ka tev tā jau ir tik grūti. Es pēc sevis saku, jo man tagad arī ir meita, viņa ir 11 mēneši. Man arī pirms tam likās, ka es jau tā esmu noguris. Tagad es saprotu to, ka es ne sūda nebija noguris, un kad es varu vēl vairāk. Vienkārši jāmauc, vienkārši jākapā. Zinām, es absolūti piekrītu, un es viennozīmīgi esmu vienmēr iedrošinājis to, ka lielākā daļa cilvēki mums lielākā problēma nav pārstrādāšanās, lielākā problēma ir slinkums joprojām. Ir, kas ik pa laikam, kas pārstrādājas, un es dzirdēju ļoti trakus stāstus par cilvēkiem, kas vienkārši tik daudz paveic un beigās vienkārši aiziet nelabā virzienā. Bet tā ir maza daļa. Joprojām lielākā daļa uzskata, ka jāiedrošina, jāmotivē, lai iet dara un visu kaut ko. Un tik pareizi tu pateici, kapacitāte stipri lielāka nekā mēs domājam. Un es katru reizi, man liekas, tos limitus jau tikai uzzinu, kad tu viņus notestē. Un kaut kādā brīdī, kad tu zini to limitu, tad tu vari beidzot turēt to tādu rokas stiepienu attālumā. Un arī pa bērnu. Viens bērns, tas vēl bija baigi interesanti, man likās, ka viens bērns, tu kļūst par vecāku. Ja? Tur liekas, viss dzīve mainās, un tam tu vairs neesi tikai par sevi atbildīgs. Bet izrādās, ka tev otrais bērns atkal viss mainās. Un tas mainās visvienkāršākajā principā. Tad, kad viens bērns ir, un jūs esat 2 vecāki, jums, teiksim, tradicionāls pāris, ir arī vienvecāka ģimenes. Ja tev ir tradicionāli, teiksim, 2 vecākiem, tad jūs to bērnu tādu piedod karstu kartupeli. Tad viens paņem, otrs paņem. Tu zini, ja es paņemu bērnu, tad tu esi sievai iedevis brīvu laiku.
Un tu apmēram tā mani punkti krājās. Jā, Un pēc es tam tagad- es varēšu paņemt. Jā. Es jau nesaku, ka tev jāatpūšas vai kompiņš jāspēlē, bet tu varēsi pastrādāt, vai tu varēsi kaut ko izdarīt, ka tu esi tā kā, arī veltījis ģimenei to laiku. Tā, ka tev 2 bērni, tīpaši viņā lielāka atšķirība, tas jau nav tā. Viņiem visticamāk nekā kopīgi nav, un tad parasti būs tā, tu ar vienu bērnu, sieva ar otru bērnu, un jūs tur labāk gan jau samainīties. Tad nekas jau nemainās. Jā, tu nevarēsi vispār vairs tikt prom no viņa. Jā. Vienīgi, ja viņš tur bērndārzā ar cerību tur. Jā, bet, teiksim, vasarā vai nedēļas nogalē, tā kā nav bērndārs. Teiksim, tā, man bērniem ir diezgan liela atšķirība, tur 6 gadu starpība. Un vairāk, kaut kāds 6,5. Un 6,5 gadu starpība, viņam jau nav daudz kas kopīgs. Tur vienam tas, otram tas. Un tad arī tā, ka vai tu vari vienam pievērst uzmanību un runāt par datorspēlēm, kaut kādām tādām lietām, un otrs grib ar lēlēm spēlēties. Tur ar viņiem kopā tu īsti neko nevari. Tā jā, pārāk liela atšķirība. Jā. Tu vari labāk uz kino, tu viņus abus vari aizvest. Tur ir kaut kādas lietas, bet pārsvarā tās, ko viņi ar tevi grib darīt, ir 2 atsevišķas lietas, un tev jāizvēlās. Jā, laika menedžments un balanss šausmīgi svarīgas lietas. Jā. Es šobrīd esmu tajā posmā, kad es esmu gatavs nenormāli kapāt. Jā, tur visu man jārūpējas par ģimeni, es maukšu. Es esmu atdūries pret vienīgo savu limitāciju, kad dienā ir tikai 24 stundas. Tā ir mana lielākā problēma. Jā. Jo es būtu gatavs šobrīd visu izdarīt, bet tu atkal atdūries pret to, ka tev jau drīz jāiet gulēt, vēl neesmu mājās. Un miegs super svarīgs. Man liekas, tas viss stulbākais, uz ko var upurēt. Negulēt, jā. Uz miegu, tas ir laikam. It īpaši cilvēki, kas trenējās, nodarbojas ar sportu, teiksim, uz miega rēķina. Piemēram, ka tu paguli nevis nogultās vismaz 7 stundas, bet tur paguli 5,5, lai tur celtos 6 no rīta un iet kaut kādā treniņā ārā. Es to varētu salīdzināt ar to, ka tu kā pāri banknotēm, lai paceltu monētas. Tā tu vari veselības ziņā to izdarīt. Kā labāk ir izgulēties un pasportot mazāk. Es nesaku, ka nevajag sportot, bet, teiksim, pasportot nevis katru dienu, bet pasportot tur 3-4 reizes nedēļā. Bet tev ir konsekvents tas miegs, nekā ka tu upurē savu miegu, lai tikai tur ieliek konkrēti treniņu. Es, protams, nerunāju par kaut kādām treniņu nometnēm uz sacensībām, kaut kādā īstermiņā, jā, tā maucat, bet tādā ilgā termiņā miegs, ritīgi tas nepiedara. Tas ir tas moments, kad ķermenis reģenerējās, ka viņš atjaunojās, un tu faktiski, ja tu nedod viņam to, tas ir super sūdīgi. Jā, es, piemēram, es uz tās bāzes neesmu nekad mēģinājis kaut ko. Uz miega rēķina. Uz miega rēķina neesmu neko parasti mēģinājis darīt. Jā. Man arī, kā visu dzīvi, mans miegs bija super svarīgs. Es esmu gatavs tur mauku kapāt tā tālāk, bet man vajag pagulēt, jā, visas tās 7 stundas. Es pēc piedzimot meitiņas es tik resns paliku. Man vienkārši, sākumā mans menedžments laika bija vienkārši, man liekas, ka es neko nevaru izdarīt. Pilnīgi neko nevaru izdarīt. Un pēc tam jau lēnām tur pierod, sakārtojas lietas un tā tālāk. Tagad es atkal vismaz eju tur regulāri zālīt un tā. Vairs neesmu tik resns. Nezinu, jūs redzat vai nē, bet es neesmu vairs tik resns. Ja? Cerams, ka būšu vēl nedaudz, es nezinu, vai tievais, bet mazāk resns. Arvien grūtāk paliek tā vielmaiņa, sāk bremzēties. Nē, šobrīd sākam nejūtot. Man liekas, tas viss atkarīgs no tā, cik es labi piedomāju pie tā. Nē, daudz sūdzes jau, tur sporto regulāri, zūda. Labi, tas tā. Next, jā, mēs jau vairākas reizes pieskārāmies, bet par to miljonu vērto ideju. Ja? Kā tu pats nokomentētu, kā tur gāja un tā tālāk, varbūt ir kaut kas interesants, kaut kādas atziņas no filmēšanas. Es vispār biju baigā tādā pārsteigumā, ka TV3 man uzaicināja uz to. Jo es biju iepriekšā, pirmajā sezonā, es biju tajā gala žūrijas panelī. Tur viņi parasti uzaicina kaut kāds 20 cilvēkus. Un kas pieņem to gala lēmumu, bet, būt vienam no 20, tas svars diezgan relatīvi mazs, tu esi 5% atbildīgs. Un toreiz es sapratu, tāpēc, ka man bija tajā laikā biežas sadarbības ar SEB banku, un tad, kā viens no viņu, varētu teikt, tiem satura veidotājiem, tad loģiski man viņi tur uzaicināja tam līdzīgi. Un, cik es saprotu, producentiem, tā man vismaz teica, iepatikās tur, cik aktīvs tos jautājumus uzdeva, un tad viņam liekas, ka cilvēks gan labi māk runāt, gan arī plus vēl ir reāli fiziski biznesa pieredze, jāuzaicina. Tur es esmu, ka man zvanīs tā kā tiešām viens no tiem 3. Saku, tur iepriekš tur Girts Rungains bija, tur vienkārši tur biznesa grants, tur fenomenāls prāts un tam līdzīgs. Tur just, tiešām, labi, zin kā es tāds tenī brīdī ar tādu pieticību pret sevi, bet raidījums baigi interesants. Vienīgais jāsaprot tas, ka to, ko tu rādi to nedēļu garam, mēs jau 2 dienās nomačījām vienkārši.
tur tā no rīta līdz vakaram. No rīta līdz vakaram visas sērijas? To es gan nezināju, ka tas ir tā, ka tik žos, ka vienkārši... Tur bija cilvēki, pieņemsim, kas otrā vietā palika tur ar easy peasy pakomātiem, tiem pārtikas pakomātiem. Viņš reāli prezentē bija kaut kur 11. tāds jau, bet viņam bija rītīgi forša prezentācija. Man ļoti patika. Es biju domājis, ka iespējams viņš varētu arī pirmo vietu dabūt, un viņš dabūja otro. Ļoti foršs biznes. Tā kā Vispār tā, ka kopumā forša pieredze, tā kā tev patīk tādā? Absolūti. Ļoti interesanti bija. Un man interesanti bija saprast to, ka mēs nekad mūžā nevarētu organizēt īstu Shark Tank. Zinu, jā, tas ir tas, no kā tā ideja. Tāpēc jau rēcīgi, ka tā summa ne īsti. Kāpēc es izstāstīšu? Kāpēc miljonu vērta ideja ir pilnīgi savādāks kā Shark Tank? No. Miljonu vērtā idejā viņi nenāk pēc investora. Viņi nāk vienkārši sacensties, kuram ir tā kā labāka ideja, ja to varētu tā teikt, un tad kuram ir labākā ideja, lai vienalga kāds subjektīvais vērtējums, jo nav nekāda skaidra kritērija, kas ir labāka ideja, vai apjoms, vai interesants, vai prezentācijas, nav ne joms. Tā labāka ideja ir tīri subjektīva. Un Shark Tankā to piķi var dabūt kaut vai katrs. Jā. Tā ir būtiska. Un tur ir tikai viens, bet vēl pats svarīgākais ir, ka tur viņi nāk tā kā uz konkursu sacensties, kuram ir interesantāka ideja. Pieņemsim, ka interesantums ir tas, uz ko mēs tā kā spiežam. Bet tur bija arī kaut kāda mērogošana, tā kā cik lielu to varētu uztaisīt, cik interesanti, cik inovatīvi, cik ilgtspējīgi. Tur tā kā vairāk tie nosacījumi. Katrs tā kā žūrijas, tas loceklis droši vien kaut kāds ar savu prismu skatījās. Mans personīgais bija, kura, manuprāt, tik tiešām varētu to miljonu vērtību, uzņēmumu vērtību, tā kā sasniegt relatīvi īsā laikā. Un, lai to izdarītu, tik tiešām tur vajadzētu būt skaidram plānam, nosākam, ko mēs konkrēti darīsim. Tur jābūt jau tā kā gatavam produktam. Ja tu atnāc ar prototipu fāzē, tad tur tik daudz neskaidrā vēl ir, ka grūti vispār saprast. Jābūt jau tā, jo tur nāca baigi interesanti. Tur nāca cilvēki jau ar tie, kuriem eksistējuši biznesi, kas jau pelna naudu. Un tur nāca cilvēki, kuriem vienkārši ir, atnāk vienkārši nostājas rokas un vienkārši fantāzija vēl galvā. Un es gan saprotu, ka varētu viņiem nepārmest, tāpēc, ka šova nosaukums ir ideja. Un viņi nāk sev stāstīt tavu ideju, vai ne? Bet viņi nesaprot, ka biznesa ideja parasti, biznesa ideja un ideja, tas tikai tāpēc, ka viens tas vārds ideja, tas nenozīmē, ka tas viens un to pats. Biznesa idejai ir jāietilpst arī tai biznesa sadaļai. Un biznesa sadaļa ir kalkulācijas, vīzija, kaut kādi skaidri soļi, tev kaut kāda klienta analīze. Un ja tev tas nav, ja tev ir tikai ideja, tad tu nāc uz ideju, tā nav tā kā biznesa ideja. Jā, tieši tā. Ja tev ir ideja, bet tur nav biznesa tajā idejā nekāds, tur nav vispār nekādas loģikas, kāds taisīs naudu, cik no tā var nopelnīt un kā to skeilē. Tur ļoti daudz bija mazas idejas, kas tur nāca. Lūk, un Shark Tankā savukārt pareizi tu pateici, ka tur jebkurš var dabūt to. Un otrām kārtām Shark Tankā viņi nenāk prezentēt, kuram ir smukāka ideja un tad kaut kāds subjektīvs vērtības. Viņi nāk piesaistīt savu investorus. Viņi nāk piesaistīt savu investorus, un interesanti ir tas, ka tur cilvēki ir ļoti specifiski jau apmācīti novērtēt savu biznesa vērtību, izdomāt, cik naudu viņi vēlās piesaistīt un izdomāt, kā investoram iepārdot šo paciņu. Jā, tas ir next level. Viņi nāk jau, viņam jau tas viss tas biznes, tā vairs nav ideja. Tie ir gatavi biznesi, kuriem vajag investīcijas vienkārši, lai augtu. Tieši tā. Bet pats labākais, ka viņi saprot, ka investors nav mecenāts, investors nav sponsors, investors tev neuzdāvina naudu, tāpēc, ka man tu patīk. Jā, viņam jābūt labumam no tā. Tieši tā, un tam labumam jābūt ir labākam nekā visi pārējie pieejamie iespējas, pieņemsim. Un Latvijā tā ir milzīga problēma. Arī tie, kas daži cilvēki man ir rakstījuši, piedāvājuši tam līdzīgi, es saprotu, ka Latvijā izpratne par investoru piesaistīšanu ir diezgan zema lielākai daļai. Ir kāds, kas saprot ik pa laikam, bet lielai daļai, un kā tas ir, pārsvarā grib kaut ko un īsti neko pretī negrib dot. Un mēģināšu tā konkrētāk paskaidrot. Jebkuram investoram, ja mēs, teiksim, tev ir nauda, vienalga tev 1 miljonu, 2 miljonu, 100 000, jebkāda summa, tev ir kaut kāda, teiksim, naudas apjoms. Pieliksim 500 eiro, lai mēs varam visus iekļaut. 500 eiro, ka nevienā biznesā neko neizdara. Es jokoju. Sāksim, tev bija vismaz 50 000. Tev ir, teiksim, 100 000. Tev ir, teiksim, 100 000 un domāju, tas tik stulbi, tas 100 000 tavu kontā. Viņi nestrādā, viņi nedod man nekādu labumu. Ja? Mēs varētu kaut kur investēt. Tad kādas tev ir opcijas? Opcija A, visvienkāršākā opcija ir, nezinu, tur kaut kādā krāja kontā, teiksim, likt kaut kāds tos 2% gadā.
Pa lielam tu pat zaudēsi joprojām ar visu to krāju kontu uz inflācijas rēķinu. Jā, bet tas ir labāk nekā turēt kontā, jo 2% arī procenti. Nākamais, tu varētu teikt, ok, es varētu ieguldīt kaut kādās akcijās, bet tagad akcijas, kā es zinu, kur es varēju pazaudēt naudu, droši vien būtu akcijas fondos. Tad pasties jau kaut kāds gatavs fonds, tas attiecīgi fondam pieder ento dažādu uzņēmumu akcijas, un tad fonds vienkārši līdz ar to tev tas risks ir izlīdzināts, kā saka, diversificēts, sadalīts, un tad tās svārstības nav tik lielas, un tev tas risks nav tik liels. Un parasti arī tie, kas sapērk tās akcijas, viņi jau strādā līdz kāda tā pakete, viņi var kādas neejošās akcijas pārdot, jaunas iespējas jau papētīt, viņi izdara to tavu investoru darbu tavā vietā, tu tikai iedod viņiem naudu tam fondam, lai viņi izdala pa visiem. Un tev nepieder neviena konkrēta fonda akcijas, bet baigi interesanti, liela daļa fondiem ir tu joprojām esi kā varētu to teikt, tev joprojām pienākās arī dividendes. Baigi interesanti, ka tev it kā pieder kaut kādas mistiskās akciju daļas, pat ne konkrētas akcijas, dažādos uzņēmumos, un tu saņem dividendes arī. Tas dividends, protams, ir smieklīgs. Ja tu apmēram ieguldītu tur, pieņemsim, kaut kāds 50-60 tūkstoši, tavs dividendes vidēji būtu 50 eiro mēnesī. Tā kā nevarēs tā, ka tu tagad dzīvos no dividendēm. Mēs varam to ekstrapolēt uz, piemēram, 5 miljoniem, tad tie joprojām būtu kaut kādi 5000 eiro mēnesī. Ar tev 5 miljoni pieder. 5000, es saprotu, ka tā ir lielākā daļa cilvēkam liela nauda, bet tev 5 miljoniem jābūt. Tā kā ļoti lielai summai jābūt, lai tu varētu dzīvot no dividendiem. Labāks. Tev ir miljons, tu 1000 eiro mēnesī tikai var dabūt no dividendiem. Tev miljons ir. Jā. Jā, man liekas, sanāk, ka pie miljona būtu kaut kāds 1000 eiro mēnesī. Tu pie Valtera Vestmaņa esi bijis uz podcastu? Nē. Tu interesanti, man liekas, kāpēc viņš to nav uzaicinājis, jo man liekas, tur arī... Jā, Valter, ja tu skaties, savus konkurences uzaicina Arturu. Tas nav nekāda konkurence. Klausies, es uzskatu, ka Latvijā ir stipra pa maz kvalitatīvu podcastu. Un šis nav viens no tiem. Kāpēc tā nesaka? Mēs viens otru papildinam. Tas ir tāpatās, iedomājies, ka, teiksim, būtu TV un ir viens kanāls tikai. Protams. Tev jau vajag, lai tev ir izvēle. Protams. Un pieņemsim kaut kā, nezinu, vai Tavs vai Valters mums katru nedēļu izlaiž epizodu, vai ne? Man liekas, plus mīnus. Es neatceros, vai katru otru. Pieņemsim, ja viņš katru pat izlaiž. Bet tā ir kaut kāda stunda, pusotra nedēļa. Jā, protams. Cilvēkiem ļoti daudziem ir stipra lielāka kapacitāte nostīties vēl. Un varētu teikt, bet ir jau tur tāda angļu valodā, tur visādi, tur Diary of CEO, Joe Roganam un tur Mel Robbins. Un tur, entie viņi ir, bet ne visi, teiksim, es nevaru tur savam fātrim aizsūtīt angļu valodā paklausīties. Latviešu valodā joprojām tāda laba podkāsta, nav daudz. Ir kaudz ar vienkārši podkāstiem, bet tāda laba, rītīga forša podkāsta, diezgan maz. Valteram viens no top Latvijā. Es uzskatu, ļoti labs darbs ieguldīts. Es vienkārši, kāpēc es to teicu, tāpēc, kad man uzreiz tevī klausoties likās, ka jums tur arī būtu par ko parunāt. Ja viņš zina par savām investīcijām un tā tālāk, un man liekas, ka tur radušiem ir. Jā, absolūti. Ejam tālāk, tad nākamais tu var ieguldīt investīcijās. Vēl visdrošākais veids tur obligācijās. Obligācijas, ka uzņēmumi izlaiž obligācijas. Obligācijas faktiski tās ir parādzīmes. Tu vari nevis tu aizdod viņiem naudu, bet viņi tev, faktiski tu sanātu aizdod viņiem, bet tu aizdod viņiem caur viņu obligāciju pirkšanu. Un labas obligācijas, teiksim, visus tos pēdējos gadus, teiksim, ir tāda Sigmanet banka, kas arī pa laikam man sūta visādas piedāvājums, 9,5–10% gadā. Un tur lielas, teiksim, kaut kādas Latvijas kompānijas, tad tur skatās kaut kāds Storens izlaiž, tad tur Given izlaiž, kas ir juvelieru veikali, ja? Un teiksim, to var nopirkt, dažbrīd, protams, ir minimālā summa, tur 50–100 tūkstoši eiro, bet citreiz pat no 100 eiro. Un, teiksim, uz 5 gadiem viņi izlaiž obligācijas, tas nozīmē, pieņemsim, ja tev ir, 1000 eiro, tu dabū 100 eiro gadā, vienkārši par to, ka tu savus 1000 eiro iedos. Un tā 5 gadus pēc kārtas. Jā, tas ir labs. Jā. Un obligācijas viņas ir garantētas. Tas ir īpaši tie lieli, stabili uzņēmumi ar ilgu pieredzi. Kāpēc lai tev neieguldītu savu naudu? Lūk, tātad, iedomājies, es varu ieguldīt fondos, kur es pieņemsim, viens no stabilākajiem ir SPX 500 Amerikas fonds. Man ir viena pakete, ko es esmu ieguldījis apmēram pirms 2 gadiem, kaut kur augusta sākums apmēram bija. Es šorīt uzmetu aci, cik viņš apmēram ir savāds. Tas par niegu 2 gadiem, tā ir viena no paciņām. Un tādā ziņā... Skaties, pa 2 gadiem 38% ir klāt. Pa 2 gadiem? Jā. Nifigas. Šī summa man ir vienkārši neko nedarot. Vienkārši atnāk uz klāt. Vienkārši.
Tas ir pa 2 gadiem. Vienkārši bija atkal kaut kāda lieka summiņa, ko jāiegulda. Un tas ir tas, ko tu biji iemetis tajās SPX 500. Vienkārši Amerikas fondā iemet iekšā. Man ir tā, ka es pa šīm jomām tur izglītojos. Gan tur sievai, tur vispār viņai viss kaut kur ir salikts iekšā. Tur viņai kaut kas caur eToro, kaut kas ir caur bankām. Viņi tur pat arī tur pēc skatās. Viņi tur arī tur sadalījis viss kaut kas. Ja viņi saprata to jomu, jo zini, ja tu man prasīsi, cik tev daudz tur nauda, es teikšu, es ļoti maz naudu tur. Man ir vai nu ieguldīts, tādās tā kā akcijās, bet es varu 3 dienu laikā tikt viņai klāt, ja man vajag. Tā kā nav problēma. Bet tāda plika nauda vispār gandrīz nestāv. Un tas ir ļoti pareizi. Tāpēc, ka viņi zaudē visu laiku savu vērtību. Lielākā daļa manu īpašumu ir nekustamos īpašumos, absolūti lielākā daļa. Tāpēc, ka es pat nezinu, tā kaut kā vēsturiski sanāca, tā kā patīk tādas taustāmas lietas. Man šādās lietās vajadzētu daudz vairāk ieguldīt, jo te ir, tur labāk nauda strādā un tur tā nauda daudz likvīdāk arī. Bet nekustamos īpašumus ir tā patīkamā sajūta. Tas, ka tev pieder tas īpašums, tu forši to aizbrauc. Wow. Jā, apmēram. Vienalga kaut kā tu izīrē, bet tā faktiski man tur tāds dzīvoklis un tāds dzīvoklis un tam līdzīgi. Lūk, investoram vienmēr tagad ir entās šīs te opcijas. Un tagad kāds atnāk ar grib piedāvāt savā mistiskajā jaunajā idejā un grib tev tur kaut ko nedaudz atmest grašu. Kāda interese ir? Es cilvēkam saku, zinu, ko parasti grib jaunie uzņēmumi, lai aizdod viņiem uz kaut kādiem maziem procentiem naudu. Es saku, bet kāda man jēga? Es tāds kaut kāds sponsors esmu. Vislētākā nauda, ja kādam vajag naudu uzsākot jaunu biznesu, vislētākā nauda ir no bankas. Neviens tev neaizdos tik lētu naudu kā banka. Ja nu vienīgi draugs un omīti iedos 5%. Bet, ja tu nerunā par draugu un omīti, tad banka tev iedos lētu to, ko banka tur dod kaut dažus procentus, un neviens investors tev par tādu naudu nedos. Jā, tur uzreiz būs daudz agresīvāk. Līdz ar to, kā tu vari piesaistīt investoru, vai nu jābūt ļoti lieliem procentiem, un mēs runājam stipri augstāk par tiem 10%, vai šeit tur gandrīz 20% gadā. Ja? Tev jābūt baigiem procentiem, vai parasti, ko dara, par cik neviens tos procentus negrib maksāt, dod daļu. Sāktu vai novērtējumu. Es teiksim, tu man iedod naudu, bet es tev iedod tur kaut kādu procentu paketi. Un tad atkal kārties Latvijas, un tur grib investoram tur 5% iežumiekt. Kāda investoram jēga no teviem 5%? Pilnīgi nekāda. Atkal lielākā problēma mazie uzņēmēji, tad viņš negrib tur zaudēt kontroli, un viņš grib tur pa visu noteikti. Tas viss ir fine, es saprotu, bet tad tā ir to no saviem līdzekļiem. Ja tev nav, tad neprasa, jo no vienam te tev 5% no tavas jaunās idejas nav. Jā, tas ir smieklīgi. Tāpēc, ka risks ir šausmīgs. 90% uzņēmumu nepārdzīvo pirmo gadu biznesā. 90%? Starp citu, mēs tikko te runājam par līdzīgu tēmu. Man bija Raivs no Eiro durvis, kuram arī 2 miljonu biznesa ar durvīm. Ja? Un mēs tieši par šo tēmu pacēlām, par cik daudz tie uzņēmumi izmirst. Ja? Bet mēs kaut ko pieminējām par 80%, man liekas, bet reāli... 80%, kāds starp 80%, lielākā daļa var sakot. Tad 89% ir tie, kas tajā pareizā statistika, sorry, ka pārdos, pareizā statistika bija 90% pirmos 5 gadus nepārdzīvojumies pirmo gadu. Bet, tāda realitāte, ka 5 gadus ir 90%. Līdz ar to, ka jebkuram investoram, viņam ir 1/10 risks, ka tev vispār izdosies. Jā. Un tu viņam nāc ar dažiem procentiem, nereāli, jā. Vai ne? Tāpēc es uzskatu, ka Latvijā, mēs tad baigi garo topiku un tagad savilksim visu to kopā, Latvijā Shark Tanks nevarētu būt, jo mēs vienkārši nemākam paprasīt naudu, nemākam dalīties. Cilvēki nesaprot, ka tev nav obligāti, ja tu gribi kaut ko grandiozu, milzīgu uztaisīt un kļūt veiksmīgs un turīgs un atpazīstams, tev nav obligāti jābūt 90 vai pat 51% akciju daļu turētājiem. Ilonam Maskam cik ir Tesla, ko 14%? Maz diezgan, jā, ja papēt. Zuckerberga arī, viņiem visiem kaut ko relatīvi daži procenti, bet tie daži procenti ir tik vērti, tā kā tās man bija atziņas no miljonu vērts. Jā, garas atziņas. 3 stundas mēs te varētu runāt. Mēs visiem tam jautājumu neiziesim 100%. Es skatu, lai gan zinu, kas ir pozitīvā lieta, ka mēs dažiem ejam cauri jau tāpat dabīgi. Tā tas ir vienmēr labā ziņa. Ko es tev vēl obligāti gribu paprasīt? Kā turīgu cilvēku bērniem kā turīgiem cilvēkiem var sanākt tik sakarīgs bērns kā tu? Tas ir man labs jautājums. Vecāki nebija turīgi. Es vienkārši domāju, mēs dzīvojam 3 istab dzīvoklī, Talsos. Labi, bet vienalga. Bet es kaut kādā, es nezinu, tas bija Laura podcasts vai ko, un tu tur stāstīji to, ka tu nevari gluži teikt to, ka tu esi tur bez izglītības, bez... Tāds vidusmēriņš, tāds vidusmēriņš. Jā, ok, es sapratu, ko tu domāji tagad.
Labi, ok. Es, protams, saprotu. Teiksim, no ģimenes, kur nekā netrūkst. Kā var izaugt cilvēks, kurš ir veiksmīgs, bet viņš tajā pašā brīdī ir humble. Kā ir humble latviski? Humble latviski? Es tikko teicu, man liekas, to vārdu. Nu, tāds... Nu jā, humble, iztulkojiet. Ja jūs skatāties, jūs esat pie datora, telefona ierakstiet humble. Ne jau tu, es viņiem rādu kamerā. Viņš jau bija gatavs tulkot jau. Bet jā, kāds strādā? Es saprotu, ko tu domā, tāpēc es vēlreiz saku, es 12 no saviem dzīves gadiem nodzīvoju Talsos. Tā ir mazākā man dzīves daļa. Es esmu stipri ilgāk dzīvojis citur Latvijā. Bet tā tāda zīmīga dzīves daļa, tā ir 1. līdz 12. klasē tieši skola. Jo mēs atvācāmies Talsiem, kur mēs 6 gadi apmēram, un aizvācos prom faktiski 18. Kā atnāca studēt uz Rīgu. Un, protams, man draugiem, mēs skatāmies, tur vienam draugam, tur mamma strādāja, man liekas, pa apkopēju, tēvs bija autobusu šoferis, viens vispār pie Olmītes dzīvoja uz viņas pensijas, jo mamma bija kaut kur tur Rīgā un tēvs Krievijā. Tad vēl vienam draugam, tur vecākiem bija ļoti spēcīgas alkohola problēmas. Protams, uz viņu fona, jā, tad man it kā bija tāda, ka tur normāla ģimene. Ja? Bet ja mēs tādā tā kā lielākā, paskatāmies, ja droši vien tā laika Arturs paskatītos uz šī brīža Arturu, viņam liktos, what the hell, vienkārši tur tā, ka tur kas tur notiekās. Tā kā es domāju, ka... Protams, ka netrūka, ja, bet nebija tā, ka varēja atļauties visu, ko gribēja. Es atceros, tur gribējās kaut kāds motorolleris, labi, vēlāk arī fāters arī lietot motorolleru vienā dzimšanas dienā uzdāvināja. Fāters bija vecāks. Kāds, kuram tās vēlmes, ja vienam gribās fucking biespienu sieriņu, citam gribās motorolleri, ja, tas jau arī ir tomēr starpība liela. Bet bija tā, ka vienmēr bija tāds kaut kāds tas izsalkums bija iekšā, ka es redzēju, ka var stipri labāk. Es atceros, ka mēs kaut kādā, man varēja būt gadi 13 vai 12, mēs aizbraucām uz Zviedriju. Tāpēc bija tā, ka viena tur ģimene no Talsiem, viena sieviete, pareizi sakot, ar 2 bērniem, viņa bija sapazinusies ar vienu zviedru vīrieti, kas tur biznesa kaut kādās nolūkos bija tur tieši tajā brīdī. Un viņi sapazinās, iemīlējās viens otrā, pārcēlās visiem bērniem, pa viņi dzīvot uz Zviedriju. Un viņi tur aicināja mūsu ciemos. Un mēs braucām pie viņiem ciemos, un mēs palikām pie viņiem tur Zviedrijā. Rēķini tas varētu būt pirms 28 gadiem, 90 gadu beigas, tātad 98. gads, kaut kas tam līdz 97. gads. Un es atceros, toreiz bija tā, ka mēs gājām uz kaut kādu to atrakciju parku, kaut kur Gēteborgā, laikam tas bija, nezinu, varbūt tās kaut kur tur bija. Un bija tā, ka es atceros, tur bija kaut kāda free kartupeļi. Un tie free kartupeļi toreiz maksāja kaut kāds 3 latus no sērijas, kas bija vienkārši utopiska summa, ko maksāt tajā laikā pa free kartupeļiem. Un es atceros, ka tur tie vietējie tie zviedri, tur džeku, ko tur nopērk ēdu un tam līdzīgi, un es tā kā saprotu, ka mēs tā kā nevaram to atļauties, un ka tas tā kā tad nav ok, un es atceros, tur kāds arī tā kā mums tā kā sunim tur pamet apmēram. Es pietiekoši daudz dzīvē reizes esmu tā kā jūties, ka, ok, ka ir vēl tie NT līmeņi, kur kāp līdz pat tu justies normāli var. Tikai es domāju, kaut kāds tas izsalkums bijis pat tur, lai gan, teiksim tā, pēc tādiem apkārtējošiem, kaut kā nevis apkārtējošiem, bet pēc apkārtnes varbūt tās likās, ka tā situācija baigi forša, jo vecāki nodarbojas ar privātu biznesu, bet nekad jau nav bijusi tāda nenormāla kā pārticība tāda, ka tur, teiksim, ir bijuši kaut kādi citi veiksmes faktori, teiksim, kaut kā 90. gados, Svetbanka, kas iepriekš toreiz saucās Hansa banka, viņiem bija tāda loterija 3 klikšķi līdz Mercedesam. Viņi tikko launčēja savu internetbanku. Tā laika internetbankas vēl nebija. Es saprotu, ka tas tā jocīgās kā nebija. Bet nebija. Cilvēki gāja uz banku maksāt lietas. Un tā kā apmēram uz pasta aiziet paciņas, ja tavs banka gāja maksāt rēķinus. Tie bija vienīgi elektroniskie saka, un tad viņi tā kā savu internetbanku launčēja, un tad viņi cilvēkiem teica, vai nenāciet vairāk uz banku maksāt savus komunālos maksājumus. Sapratu, dienas vienkārši, lai samaksātu pa elektrību, par to. Tas nav tā, ka tagad, kad tu no telefona, tev uz banku jāiet ir to darīt. Un tad bija viņi launčēja tādu akciju, 3 klikšķi līdz Mercedesam. Mans fāters pieteicās pēdējā dienā aizskaities tos 3 komunālos maksājumus, un tur es to Mercedes vinnēju. Un C-klases Mercedes tajā laikā, 180, un tā. Likās utopiski. Ir visādas tādas, protams, ģimenē ir tādas veiksmīgas lietas bijušas. Tur vēl fun fact, es atceros Vecrīgā, toreiz bija tā Hansa bankas filiāla, toreiz bija, tad izsniedz tur vai ko televīziju, vēl tur apkārt un tam līdzīgi.
Un tur izsniedz to mašīnu, atceros, un tāda viena vecāka, tāda kundzīte ir garām. Nu, kas tev ir? Nu, loterija bija, ja? Nu, kas tev vinnēja? Nu, droši vien bagāts vinnēja, ne jau nabaks vinnēja. Tā kā tas fun fact vispār nesaistīt, bet ir bijuši, protams, labi brīži, bet tāda kaut kāda mega pārticība. Ar ko vecāki nodarbojās? Es nezinu, vai šobrīd, bet arī šobrīd viņiem visu dzīvi ir bijusi faktiski mazā uzņēmē darbība. Viņiem tur kaut kāda veikala, kafejnīca. Talsos agrāk nakts klubs bija, kad klubu kultūra jā, bija skaidrs, un tas jau nav tas jau drīzāk augstākais līmenis nekā... Jā, bet priekš mazpilsētas. Bet tad vēl vienalga, ja tu iedomājies, ja tu dzīvotojies Talsos, teici, ja? Ja tu dzīvotojies Talsos, un tu esi tas, kam tās vietas ir, nu tu jau tur esi pirmais čals Talsos. Tas gan varbūt tās. Bet atbraucot uz Rīgu, tu tā redzi to atšķirību tai provincei ar to galvaspilsētu. Tad tu tā nejūties tik kruts. Absolūti tā nejūties. Un šobrīd viņiem ir kempings pie Usmas ezera. Viņi tur iekaupuši, viņi sāk apmēram 11 gadus atpakaļ. Jo tad tā naktu bērta beidzās, un apmēram ko darīt. Es toreiz atceros, brāli teicām, ka jums ir zemes īpašums pie Usmas ezera. Jūs uztaisiet tur kempingu, dzīvosiet tur laimīgi. Pēc kam jums tur Talsos jādzīvo. Jā. Un tā viņi tur tā vēl šobrīd dzīvo. Tur viņi arī darbojas tagad, ne? Jā. Okay. Bet atgriežoties pie jautājuma, kā tu, gribētu teikt, veiksmīgs cilvēks, ja? Kā tu esi saglabājis to cilvēcību? Un tas ir, man liekas, tas, ar ko tu atšķiries. Tu esi, man liekas, tev dzīves līmenis ir labs, un es pat teiktu augsts, ja? Bet tu esi cilvēcīgs, tu esi, saprot, tāds, visi tādi nav. Es domāju, jautājums, ar ko tu atšķiries no tiem citiem, kuri to pazaudē pa ceļam? Es nezinu, ko empātija vienkārši. Vienkārši empātija, ka tu spēj sajust to otru cilvēku, un ka tu atrod kopīgu valodu. Tas arī viss. Es domāju, vienkārši empātija. Es varu sarunāties jebkuru cilvēku. Es varu sarunāties, es saku, man tur bērnības draugi no dažādām ģimenēm. Tur nāca. Man joprojām visiem viņiem gandrīz visiem viņiem ļoti labs kontakts ir. Bet kāpēc tev nav sakāpes galvā? Par ko? Cits cilvēks tavā pozīcijā, viņš domā, ka viņš ir tāds nazis, ka iet visi dirsti. Tādā ziņā. Tu esi joprojām cilvēks. Es saprotu, bet jebkurā gadījumā vienmēr būs kāds, kas būs stiprāks, turīgāks, izskatīgāks, jaukāks. Tur vienmēr būs labāks par tevi. Katrs pasaules fona mēs nekā neesam. Zini, viss tas ir cits stāsts. Ja tu paskatīsies uz kosmosu vispār kopumā, uz visu universu, un tu paskaties tajā visā kosmosā mūsu tā piena ceļa, tā galaktika ir tāds vienkārši tāds pilieniņš. Tajā visā piena ceļa galaktikā Saules sistēma ir vispār tāds mini tāds punktiņš. Un tajā Saules sistēmā tā Zeme ir mikropunktiņš, ja? Un tajā uz Zemes pat Rīga ir vispār tur nanopunktiņš. Bet te tu esi liels vīrs un viss kaut ko. Paskaties no perspektīvas. Mēs esam tā kā, tas jogas meistars Sadguru teica, mēs esam tā kā tie pop-up, tie, kas izlec ārā. Zini, ka tie lapakos pop-ups nospied nos. Mēs uz visu tās zemes kaut kādu fonu esam kaut kādu pop-up. Te mēs parādamies uz kaut kādiem vidēji tur 70-80 gadiem un pazūdam. Tā kā reklāma, kas izmetās YouTube. Mēs nesalīdzinām ilgāku laiku šīs pasaules nebūsim nekā būsim. Jā, vai ne? Tas ir tāds labs fakts, par ko aizdomāties. Ja, mēs te esam kaut kādas, kam nepaveicās pavisam īsu laiku, kam paveicās varbūt tās tur 80, 90 gadus, bet pēc tam tur miljoniem gadu tur nebūs. Un tu esi tādā vienam momentā, pa ko vispār tur kādam būtu, vispār visiem būtu draudzīgi jādzīvo kopā un jārespektē viens otram un kaut kā, Un, zini, kā ir tā, ja tu no tādas perspektīvas paskaties, un ja tev ir kaut kāda empātija pret apkārtējiem cilvēkiem, tad tev vispār liekas tik daudz tās lietas, vispār absolūti stulbas, un tu sāc analizēt ļoti daudz cilvēkus par uzvedības, kāpēc cilvēki rīkojas tā, kā viņi rīkojās. Un super dziļi tas viss paliekās. Var izstāstīt vienkārši interesantu topiku, tikko vienkārši aktuālu lietu, ko es te pāris dienas bišķiņ dabūju pastresot. Man ir viens no ienākumiem ir viens Airbnb, neliels īpašums, kas ir tur Dubajas pievārtē. Un vasara nav top laiks. Vasarā tur neviens nav parasti, bet man bija ienācis kaut kur gada sākumā uz visu augustu. Tagad bookings uz veselu mēnesi. Baigi forši, un veselu mēnesi viņi tur paliek.
Tā summa kaut 1000 nedēļā, cik viņi apmēram maksā. Priekš 3 guļam istabām, tur Dubajā, baseini, viss kārtībā. Tur komunālie ne jau atsevišķi savus baseinus. Tur pieejams, tur parās tajā komunālajā centrā. Ir pieejams arī ūdens atrakcija parks pa brīvu, tur sporta zāle pa brīvu. Forši vietiņi, pilnīgi atbilstoši cena priekš Dubajas. Un tur cilvēki noiraž uz mēnesi, un viņam kaut kas 4 jāmaksā. Caur Airbnb komisijas noņem nost tur kaut kāds 300-400 paliek pāri. Tu vēl tur parēķini nost visus savus komunālos, zini, ka tur 40 grādu kondiškas iet uz urā. Tu parēķini nost vēl kaut kādas tur citas tās komunālās klaušas, kas jāmaksā internets. Dubai internets mēnesī 70 eiro maksā, 76 precīzāk. Tas lētākais, ko varēja dabūt. Tas turpat nav nenormāli. Tas bija 4 gājiens. Jā, apmēram. Da labi, noviet, tas tajā kastīties prost. Tur kaut kāda, es nezinu, tur 60 megabiti. Nekas tur, jā. Tur krūts nav kaut kas lētākais, ko dabūt 76 eiro mēnesī. Es pat apsveru, ka Starlink varbūt tās varētu ielikt. Un viņi tā kā nobukojuši uz visu. Citreiz tajās vasarās iedoro kaut kādas atlaides cilvēkiem, bet cilvēki tur jau gada sākumā es vēl nebiju paspējis tajā Airbnb kalendārā ielikt atlaides, nobukuši pa pilnu cenu. Tagad atbrauc, un es tur aizsūtu visu tās check-in informācijas, un man atsūkos pāris minūtes first impression not great, vai disappointing, vai kaut ko tādu viņi uzraksta. Un man uzreiz tāds besas par to vienkārši. Tāpēc, ka man 40 reitingi Airbnb, no kuriem 39, 5 zvaigznes. Ja cilvēks nav tagad būs kaut kāds konflikts atkal. Un tur sākumā tur sūtīt kaut kādas tūplāns no katras švīgas, katras stūrīša, tur apmēram poda birsti no sērijas un tam līdzīgi, ka tur sienas esot netīras. Un es saku, man profesionāli firma nāk uzkopt, vai es pateikšu, lai nākamreiz tā atnāk sienas arī kārtīgi nober. Nē, ka es nesaprotu, viņš strādā ar būvniecību no īrijas, tur tā ģimene. Kā esot te jāpārkrāso viss, un mēs pagājušajā gadā augustā pārkrāsam, kas reizes gadā jāpārkrāso, un sienas ir balts, un loģiski, ka tur kaut kur piedurās un tam līdzīgi. Tagad visu to dienu klusums, kur ap pusnakti viņš atraksta. Viņš grib ar 1,5 štuku apakaļ apmēram. Tas ir normāli. Un ka viņš tā neuzskata, bet, jo ārā vākties viņš nevarēja Airbnb politiku uz gariem bookingiem, tur nav tik vienkārši. Un, saprot, nav jau tā, ka tur tās kaut kāds ģužņiks. Tur tiešām ļoti tur profesionāli klājai, tur kā viesnīcās, tur iepakotās gultu, tur vielīšas, sarulēt, pudelītes nolikts. Vienkārši tas, ka māja nav jauna. Ka tur ģimenes apgruna, tas ir normāli, tā kaut kāds dabīgs nolietojums. Un vienkārši cilvēks sāk, teiksim, tur besīties, un beigās es viņam teicu, ka es tā kā ko es teicu. Es uzprasīju Klaudē Jāi, kā man pareizi atbildēt, man viss salika, es iekopēju visu mūsu sarakstu, visas bildes, aizsūtu viņa bildes, savas bildes no tīrītāja, man tur Klaudē Jāi sateica veselu failu, kā kur uzrunāt Airbnb, aizgājām līdz supportam, supports šī gadījumā lēma, ka manā virzienā pa labi, ka viņam nekas nepienākās un ka viņš pilnīgi neadekvāti prasa un tā. Tagad viņas ar citu vēl tur mēnesi dzīvos, mums jākomunicē viņiem cilvēkiem, kas neapmierināti. Pagaidi šobrīd. Jā, viņi šobrīd ir tavā mājā. Jā, viņš šobrīd tur ir. Tagad ir 5. un 3. diena. Mēs varam viņam uzzvanīt video sanā? Nē, es neesmu ar viņiem runājis video sanā. Es arī nedomāju, ka tas labi jāļauj, lai cilvēki bišķi... Tagad es mēģināju saprast, kāpēc, lai cilvēks sāk sūtīt to podu birstas. Un tad tu sāc vienkārši vairāk iedziļināties, ka cilvēks atbrauc, teiksim, nobuko ceļojumu uz Dubaju. Tu tur iztēlojies, tur kaut kādas nezinu, Dubaja, tur luksus, tur vēl viss kaut kas tam līdzīgs. Bet tas budžets ir tik, cik ir. Jo Dubajā tik tiešām ir luksus pieejams nenormālākais, bet tas viss maksā lielu naudu. Ja tu kādreiz pastīsies par kaut kādas TikToks, kur vietējais tās, cik naudas tev nepieciešama, lai tu ērti dzīvo Dubajā. Viņi tur minēs crazy summas, kā tur 20-50 tūkstoši mēnesī. Ka tās ir summas, ar ko ērti dzīvo Dubajā. Jo tiešām Dubajā ir tas luksus piedāvājums, bet viņš ir superdārgs. Visas tās mājas uz palmas, viņas ir ārkārtīgi dārgas. Tur ir restorāni, kur tu vari mierīgi vakarā noēst 10 000. 10 000 par restorānu rēķins tev var būt. Tu vari noierēt mašīnas, kas tev maksā tur vairākus tūkstoši dienā. Tur ir tās iespējas ir nenormālākās. Un reizēm tā Dubai tiek prezentēta kā tāda baigais luksus, bet tev jāsaprot, ka to luksus jau kurš katrs nevar atļauties. Un tad, zin kā, cilvēks ar to sapni pēc nakts reisa 9 no rīta no īrijas ierodās, viņš to visu nakti nav gulējis. Viņš atbrauc vēl augustā kaut kāda iemesla pēc, ka ir 42 grādi. Ja? Un tur karsts, viņš nav gulējis nakti, un viņam tur prātā tas luksus, bet, diemžēl, viņš var atļauties īpašumu tur pa 1000 eiro nedēļā.
Un tad viņš iet iekšā, un tur ir tāda, 3 guļamistaba, bet tāda, tur 100 kaut kāda kvadrātmetri, tur apmēram tam līdzīgi. Varbūt tas viņš īrē dzīvo lielā mājā. Ja? Viņš iet iekšā, viņam pirmais, te nav tā, kā es iztēlojos. Vēl tur karsts, vēl negulēs, vēl tur bērni, varbūt tā, tur sieva, vēl tur pabiksta bez uzbrauciena sievietēm. Vienkārši, sievietes mēdz tā vīrieti paskubinēt. Tas viss piedarās pie lietas. Un tad Džekam vienkārši kaut kā, viņš saprot, viņš nevar man rakstīt, klausies, vecīt, man liekas, ka bišķi pa dārgi priekš tās cenas. Vienīgais veids, kā tu no Airbnb var izsist kaut kādu komisiju, tev ir jānorāda, ka tas īpašums nav apdzīvojams un neatbilst reklamētājam, vai ir kaut kādā veidā drošībai, traucē. Un tad viņš vienreiz zina, ko pat bija izdarījis. Viņš bija piegājis pie virtuves skapīšiem, un tur rāda, ka tur ķipa tās eņģis, tā kā bišķi kustās, un tas potenciāli esot bīstami. Es domāju, for God's sake, tu man fotografē kaut kādas poda birstas, kaut kāds tur skapīši mēģina bez mazliet tur izlaust ārā. Neviens neuzķersies to, un, protams, Airbnb neuzķērās uz to. Un vienkārši, bet tu sāc nemēģini apvainoties uz cilvēku, un nemēģini, tas tur idiots, man tur atbrauc, bet mēģini saprast, ka vienkārši cilvēkam bija ekspektācijas, bet budžeta iespējas tādas, kādas ir. Viņš atbrauc, viņš nedabūtu kaut kādu iemeslu dēļ to, ko viņš bija iztēlojis, vai to, ko viņš bija sasolījis sievai, vai vēl kaut kas. Plus viņš fiziski sūdīgi jūtās tajā brīdī. Un viņam kaut kā tas ir tā kā, tas sava, ka tā ekspektācija neatbilst realitātei, kaut kā jākomunicē. Kā viņš to komunicēs? Un tad viņš sāk meklēt, piečakarēties. Apmēram, redz, tev tur pie sienas arī tāds un to tur tūplāno nobildējis. Tu vari droši sūtīt, kā tu vēlies. es tev kā piemēru, cik smieklīgas bija tās bildes. Viņas bija absolūti smieklīgi tūplāni. Ja es nevienu no bildēm neparādīju tūplānu, es arī biju aizsūtījis. Jā, labi, bet kā tad tas beidzās? Beidzās to, ka tu vienkārši... Nē, beidzās tā, ka es ar viņiem joprojām komunicēju. Man tagad tā sieva tikai ar mani komunicē rakstē, bet tur viss ir jauki un forši. Un es viņam tur nobukoju to ūdens atrakciju parku pa brīvu community un viss kārtībā. Bet vienkārši nevajag uz tiem cilvēkiem vienmēr apvainoties un nostāties tu pret mani, bet tu saproti, no kurienes tās, kāpēc cilvēks tā rīkās, kāpēc viņš sūta tur tādas bildes. Tāpēc, ka viņš kaut kādā brīdī jūtās, nejūtās labi. Jā, ir to vieglāk pieņemt, ja tu mēģini viņa ādā iejusties. Jā, tas ir. Ko darīt? Parasti cilvēks, tu pret mani un saka aizstāvēt. Es tu aizdošu, iedošu tev pa daļu. Jā, vai tad tinaties ārā, ja nepatīk vai kaut kas. Un jebkura situācija tu vari risināt, tāpēc visi konflikti ir. Tur kāds kā tev tā attieks, tu droši vien padomāji to, ko tu padomāji. Kāda starpība? Jā. Ok, nākošais jautājums. Kā dabūt dzīvē balansu un vai tev tas ir? Ar balansu šajā brīdī, es domāju, darbs, tur karjerā, sports, ģimene. Kā to sabalansēt? Varbūt tev ir kaut kāds veids, kā uz to skaties, un vai tev vispār ir pašam tas balanss tavuprāt? Es nedomāju, ka man ir balanss. Es nedomāju, ka jebkuram ir balanss. Es domāju, ka vispār tas tāds fundamentāls jautājums, uz kuru mēs varam skatīties, kas ir balanss. Tu skaties, mēģinies staigāt pa slackline'iem, ir tās līnijas, ko novelk. Kas ir slacklines? Slackline ir tādas, viņas ir tādas lentas, viņas, teiksim, kaut kādi 2 koki novelk pa vienu, tad cilvēki tur balansē. Jā. Kad tu skaties, kā viņi notur līdzsvaru. Viņi tik uzkāp, tu velk uz vienu pusi, pagriez uz otru pusi, uz to pusi, un tad tu līgojies. Un tu jau nekad neej taisni. Tu ej tā pa tie, kas tu skaties pa cirkā, viņi tā kā šitā tevis laika iet. Jā, tā ir nemitīga balansēšana. Es domāju, tas jau atbilst uz jebko. Tas nozīmē, ka tā ir nemitīga balanse, tas ir darbs, numur 1. Un numur 1, ka tu jau tajā centrā faktiski nekad neesi. Tu tajā balansā, tu ik pa laikam mēs vai nu uz vienu pusi, vai nu uz otru pusi, vai nu uz vienu pusi, vai nu uz otru pusi. Un tā ir nemitīgi tāda pieregulēšana. Jā. Bet tu tajā ideālā punktā, tu viņam visu laiku paeji garām. Tas ir jāpieņem, ka ideālā punktā nobalansēt tu nevari, bet man liekas, ir jādara maksimums, lai tu pasties uz to līkni, un viņa vismaz ir apmēram, nevis tu esi pilnīgi. Ja? Tu esi tikai darbā, sieva dusmīgi, vai tu esi tikai darbā, un esi mājās, un tu esi resns, jo tu tev nav sportam vispār ne sekundes. Bet tu jau pareizi pateici, tu tagad esi baigi darbā. Tu atnāc mājās, tev sieva dusmīgi uz tevi. Kāda būs tava reakcija? Tu esi, skaidrs, tu tur bišķi par daudz strādāji. Es sāku bildes watchēt, protams. Tas nav izdarīts. Nē, es sievai. Tu uzreiz, skaidrs, piedod mīļā, es tur rītdien būšu ātrāk mājās. Tas ir tas, tu svēries uz to vienu pusi tam slaklainam, sieva pateica, apakaļ. Tagad tu pēkšņi saproti, klausies, bet es te baigi mājās tagad es nepadarīju to darbu. Vai rītdien es atkal padarīšu to darbu. Rītdien atkal tu padari to darbu, atkal tu uz otru pusi. Mēs laiku strādājam. Es domāju, ka
ka tur nav nekāda unikāla recepte. Es domāju, ka mēs visi pat kaut kā neapzināti to darām. Vienīgais jautājums ir tas, kuri uz tam svārstījumā reaģē. Ir tādi, kas nereaģē. Pieņemsim, ja cilvēks ir bezdarbnieks un nemeklē darbu, un viņam arvien sūdīgāk, un viņš tikai visiem lūdzās un par visiem sūdzās, un kā tu saki, tur kļūst vai tur resns vai neveselīgs vai vēl kaut kas. Un nevienā brīdī to signālu neuztver, ka tev jāpaliecās apkārt. Tā jau tāda nopietna problēma. Tur jau mēs vairāk nerunājam par balansu, tur mēs runājam, ka fundamentāli cilvēkam ir nepieciešams vai ne kaut kāda palīdzība vai kaut kāds spēriens pa pakaļ. Tas viens no diviem. Tie parasti ir tie cilvēki, kuri vienkārši vaino visu pasauli pie tā, ka viņiem kaut kas neiet. Tas ir vienkārši domāšanas problēmas. Bet es tev laikam šajā brīdī, šajā gadījumā nepiekrītu par to, jo man par to balansēšanu tieši. Tāpēc, kad man liekas, ka tas nav tāds process, kas notiks pats. Man liekas, ir tādi cilvēki, jo tu saki, ka tev bišķi pabīd tā, bet man liekas, ir ļoti daudz cilvēku, kas... pats bīdies. Es jau neteicu, ka tev kāds pabīd. Tev iedod to signālu, ka reku, tu esi nepareizā virzienā. No. Tev iedod to labi. Man zobi mutē ir. Man arī. Daudz netic, ka Laurim ir, bet ir. Viņam nozobi pilnībā labi. Pat ir viņam vienīgais tā seja tāda, ka viņš saka, viņš tikai apakšiņš var redzēt, ka viņš smaida. Es viņam prasīju, negribu ielikt kaut kāds vēļus. Kādu jāgi neviens neredzēs. Jā, bet apakaļ pie tēmas, jā. Tad, bet tu jau pats dari to balansēšanu. Tas ir nemitīgs darbs. Es jau nesaku, ka kāds tev pagrūž apakaļ. Saka, ka tev iedod signālu, ka tu esi sasvēries. Jā, tad es tev piekrītu. Jā. Jo man liekas, ir daudziem cilvēkiem tā problēma arī tas, ka viņi, piemēram, viņam tas balanss vispār nav, un viņi pat nemēģina kustēties. Man liekas, tas ir tas sūdīgākais variants. Tas ir tur patoloģija, kas saka, ir kādam pa pakaļ jāies par tiem, kas neko nedara, tur agrāk vai vēlāk dzīve noliek viņas pie vietas. Un tie savukārt, kas pārāk daudz dara, tiem parasti tur agrāk vai vēlāk tur arī dzīve noliek pie vietas. Tie, kas pārstrādājas, tur agrāk vai vēlāk tās veselības visādas problēmas tur nāk, tur viss šie insulti un infarkti tur 55 gados un tur agrāk vai vēlāk. Kā tu to sadali? Kā domā, kas ir normāls proporcijas? Cik daudz laika veltīt darbam, cik daudz laika veltīt ģimenei, cik daudz sportam vai cik daudz laika sev? Kā tev liekas, kas ir normāla proporcija? Es domāju, ka katram jāskatās pirmkārt no savas kapacitātes, kas ir loģiski. Es domāju, tas nav nekas jauns pateikt. Bet es domāju, ka primāri, un es īstenībā baigi ar to strādāju, lai saprastu to, kas ir svarīgākais. Kas ir pats svarīgākais. Un jāskatās, ka pats svarīgākais, lai cik tas stulbi neizklausītos, esi tu. Pats svarīgākais esi tu, jo darbs nav svarīgs, draugi nav svarīgi, pat tā ģimene nav svarīga, bērni nav svarīgi, hobiji nav svarīgi, neviens nav svarīgs. Kāpēc? Jo tiklīdz neesi tu, nav nekas arī pārējais. Jo tā kā arī tur vienreiz tas jogas guru, tas baigi viņš forši pateica, šaka, zin kā, es biju kaut kādās, teiksim, bērēs. Tu skaties, tur guļ tas ķermenis lādītāji. Aizējam pačukst, klausies, to miljardu iedošu. Interesē viņam tas miljards? Nē, es pasaku, ka tur tādas čiksiņas staigā. Interesē, tur karjeras iespēja, tev tik tur mazbērni, tur nekas neinteresē. Ja tu fundamentāli neesi vispār neeksistē pats, nerūpējies pats par sevi, un ar sevi es nedomāju ķermeni, ar sevi es nedomāju kaut kādas savas iegribas, vajadzības par sevi kā tādu. Ja tu nerūpējies par to, tas pārējais vispār neeksistē. Tāpēc es domāju, ka jēdzīgi būvēt vispār no mēs baigi dziļi jau ejam, bet no tādas vispār perspektīvas, kas notiktos, lai es vispār spētu funkcionēt. Tad droši vien numur 1 būs kaut kāda fiziskā un mentālā veselība. Tas ir tas ir saprotamais. Un tam jābūt viss centrā. Fiziskā un mentālā veselība. Jo tā realitāte ir īpaši vīriešiem, bet es domāju, ka arī sievietēm ir tas, ka tu esi sabiedrībai un pat savai ģimenei un pat saviem draugiem vajadzīgs un noderīgs tik ilgi, kamēr tu spēj kaut ko darīt. Es tev varu garantēt, jebkurš cilvēks, man tur viss atbalstīs. Ļoti reti gadījumi ir, ka tu esi joprojām vajadzīgs un kāds jau tur kop un rūpē. Ja? Es domāju, ir ļoti labi gadījumi, kā pieņemsim, mēs zinām, ka bija Hobos grupai Ūdrītim, ka viņam bija tā avārija un viņš palika faktiski uz krēslu un viņa sieva joprojām tur ilgus gadus pa viņu rūpēs. Apsveicami un ļoti forši, un tik tiešām tas ir, bet tā nenotiek vienmēr. Lielākoties tu esi sabiedrībā vajadzīgs, kamēr tu esi vajadzīgs, kurās darba vietās ir īpaši. Tu performē, tu esi vajadzīgs, tu neperformē, nākamais. Arī visās, ja? Un pat draugiem lielākoties ir, kamēr tu esi tur, pieņemsim, mēs varam
paskatīties visus šos gadījumus, ka kāds izdomā no draugiem atmest alkoholu. Pēkšņi viss ir pat tas joks šos te. Nu, man bija tāds draugs Māris, ja, un tur viņš pārstāja dzert alkoholu. Nu, kāds jau no draugs tur paziņa vairs, ja, tur ir tā anekdota. Ja. Skaties, līdz ko zūd kaut kādas tās lietas, pirms tu nodarbojies kaut kādu sporta veidu, visi tev čom, jūs ejat kopā sportot, tu pēkšņi kaut ko citu dari, aiziet tā grupiņa prom. Tā kā visur tajā fundamentā tu pats, un ir ļoti svarīgi rūpēties no tā, skatīties uz visu to prismu, no tās savas fiziskās, morālās, mentālās veselības, un tad tu tikai liec pāri, ok, ģimene, ja, tu saproti, vai tev var būt ģimene, vai tu spēsi par viņiem parūpēties, vai tev ir tā fiziskā un mentālā kapacitāte darīt tas pats par darbu. Jo es saprotu, ka tur ir tāda pica šķēle uzzīmēt, un tad cik apmēram procentu katram aiziet, bet tev jāskatās vairāk, tā kā tāda skolā atceries, ka tur ir jāgrūž bumba vai jāmet sektors. Tev jāskatās vairāk tajā sektorā, ka tu esi tajā sākuma punktā, un cik vispār tev tā kapacitāte, cik tu vari dot. Es varu nedaudz te iedot, bet nekad nezaudējot to savu, līdz ko tu sāksi upurēt sevi, tas viss pārējais vienkārši izjūka arī ārā. Bet, nu, labi, tā tad primārais. Bet es mēģināšu ietērpt to arī tā, lai atbilst nedaudz tam jautājumam. Jā, būtu vēlams. jā. Primārais viennozīmīgi, bet tur tie no procentu rājumā prioritātiem. Primārais ir tava veselība, viennozīmīgi tava eksistence, numur viens, lai tu... Tad nākamais tev būtu jāskatās, ka darbam vienmēr būtu jābūt tālākajā vietā, tāpēc, ka darbs tā ir tāda, kas vienmēr nāk. Darbs nav zaķis, nepazudīs latviešiem teiciens. Ne? Un darbs vienmēr būs kaut kur tur. Pēc tam nāk, pēc savas veselības nāk kaut kādas savas attiecības tuvinieki, jo ir tik daudz nelaimīgi un vientuļi miljardieri, kur vienkārši tas skrienot pēc tās naudas ir gājuši visam pakaļ, un beigās viņi saprot, ka tev nekā nav. Tev nekā bez tā darba nav. Sēd uz savu miljonu. Un jā. Viens nekas miljons arī mūsdienās nav. Bet labi, sēd uz savu miljardu. Bet... Sēd uz 100 miljoniem, pieņemsim, bet tu nevienam nesi vajadzīgs, tu esi riebīgs kā cilvēks, un es pat negluži personu, bet pastarpināt zinu tādus bēdīgus cilvēkus, kas ir ļoti, ļoti turīgi, tepat Baltijā, un vienkārši, viņu dzīve ir vienkārši, viņu veselība ir vienkārši pakaļā, viņiem attiecības vienkārši nekādas, vienkārši skaties no malas, tas cilvēks ir kā finansiāli nenormāli veiksmīgs, bet tik nožēlojam dzīve. Tāpēc, ka nav tas balans bijis. Ja? Nav bijušas tās attiecības. Tas darbs nav tieši tā, pareizi saka, nav bijušas tas viss. Tas darbs, tas noteikti nav. Es domāju, ka tās attiecības ar cilvēkiem, tas varētu būt tā, ka nākamais tā varētu nākt. Tad tu saki, pirmais veselība, otrais attiecības ģimene, un tad trešais darbs? Trešais ir vienkārši, ko tu vēlēsi tajā dzīvē ienest, ko tu vēlēsi darīt. Un tam, ko nozīmē darbs? Katrs cilvēks jau kaut kādu savu pienesumu savādāk izbauda. Zini, cilvēki, kas var tur palīdzēt brīvprātīgi Āfrikā būvēt ciemats un ir daudz laimīgāk par kaut kādu vidusmēru to biezo. Ja? Tā kā katram jāatrod savs, kādam patīk tur gleznot, kādam patīk tur, satura veidot podkāstu, vēl viss kaut kas jāatrod. Man liekas, tas, kas tev dzīvē patīk, un man liekas, Japāņiem bija tas foršais, tas ikigai teiciens. Zini pa ikigai? Ikigai tas ir tad, kad satiekās tādas, ka 3 riņķi, un viens riņķis ir tas, kas tev patīk, kas tev padodas un kas ir noderīgs sabiedrībai. Un ja tie visi 3 aiziet kopā, tad tas ir tavs ikigai. Tas ir pats foršākais, kad var atrast. Un ja par to vēl var nopelnīt naudu, tā ir aleluja. Tas nav sērijas kaut kāds labs mūziķis, vai labs sportists, vai labs mākslinieks, vai jebkāda veida speciālists labs, ka viņam patīk tas, ko viņš dara. Viņš ir rītīgi sirdi un dvēseli to dara. Vienalga, viņš kaut kādā juvelieris ir. Viņam rītīgi patīk, un viņam padodas. Viņš tiešām tur tāds mākslas darbs taisa, ka visi tur apbrīno. Un cilvēkiem patīk, un viņš tiešām kaut kādu pienesumu šī ir te pasaulē, te savā īsajā laikā, ko viņš ir nes. Un tad viņš par to vēl var dzīvot. Vienkārši fenomenāli. Tas ir arī tas, kam es cenšos pievērst uzmanību, jo es arī, piemēram, tas, ar ko es nodarbojos, es tur tos video filmēju un pasākumus vadu, tur kāzas un tā tālāk. Un man visās tajās lietās, ko es daru, vienmēr pats svarīgākais ir bijis tas, ka man vienkārši patīk to darīt. Varbūt, ja es būtu, domātu tikai par naudu un tā tālāk, es droši vien nezinu, kaut kādu e-commerce taisītu un ietu biznesa ceļu. Un tur lielāka cipara apgrozītos, bet man baigi būtiski tas, ka man patīk. Un man ir arī tas, ka es nezinu, vai tas saistīts vai nē, bet man ir arī tas ADHD, un man ir nežēlīgi grūti darīt to, kas man nepatīk. Nenormāli, es varu vienkārši nošauties, ja man jāliek kaut kas man nepatīk. Ak, Dievs, cik man grūti tas iet, vai ne? Ja es daru kaut ko, kas man patīk, laser focus vienkārši.
Jā, tas ir, es nezinu, vai tas ir superspēja, vai tas ir Es ieberziens. uzskatu, ka tā ir superspēja. Kaut kādā ziņā, jā, ja tu spēj, zini kā, es teiktu tā, ka es to ADHD, es viņu vispār salīdzinu, ka tas tāds lāzers, zini kā bija, es nezinu, vai tas X-Men bija tavu laikā populāri, ja? X-Men, zini, ka tas ir tas čalis, kas noņem tās brilles, un viņam tas lāzers nāk, vai ne? Un es ADHD salīdzinātu ar to, ka tev ir tas lāzers nāk, ja? Un tev viņu, pārbīdīt ir ļoti grūti, bet ja tu viņu pārbīdi un viņš tev šauj tur, kur vajag, ej, tad ir labi. Tad ir labi, ja? Tā kā, man tas tādā ziņā strādā. Bet skaties, tu vari būt, nozīmē, ka tu vienmēr būsi patiesa pret sevi. Kas vēl labākais? Nē, jā. Ja tu nedarīsi to, kas tu neesi patiesi par tevi. Ir baigi interesanti, ka ir reāli eksperimenti veikti par šo te vairāk jau tādā teiksim, kaut kādā tur smadzeņu izpētes ziņā, bet nabaga tās žurciņas moc, un, teiksim, viens no eksperimentiem ieliek 2 žurciņus blakus, un ir ratiņš. Un to vienu žurciņu, var sakot, viņai atļaus skriet tajā ratiņā, kad vien viņi grib. Otrs savukārt viņai tāds slēdzams ratiņš, un to speciāli katru reizi, kad tā skrien, to liek tajā otrā ratā, un arī, teiksim, šis ratiņš, viņi brīvi var skriet, kad grib, tas griežās, viņai jāskrien vienkārši. Tas nozīmē, ka viena izvēlās, kad skriet par ratu, otrai spiež konkrētos laikos. Un pēc tam mēra viņiem smadzenēs, kas notiek ar serotonīnu līmeņiem, dopamīnu līmeņiem, tam līdzīgi. Pēc relatīvi neīsa laika šai tai, kurai spiež darīt, no smadzenēm noņemot, var sakot, asinīs un mērot visus neurotransmiterus, ir pilnīgi viss pazīmes kā depresīvam cilvēkam. Wow, šis ir labs. Tikai tāpēc, un atšķirība ir, žurciņa dara to, ko viņa grib, šeit žurkai spiež kaut ko darīt. Un tas ietekmē visus. Varbūt es saku, tu esi patiesi sev, tu varbūt nevar nodarīt sev kaut ko slikti, jo man liekas, tik daudz cilvēki dzīvē dara to, ko viņi faktiski viņiem ir riebjās. Viņiem ir riebjās tie cilvēki, ar ko viņi dzīvo kopā, ar ko viņi strādā kopā, tā vide, ko viņi vienkārši riebjās. Un vienīgais veids, kā viņi to dara, ir vienkārši vakarā vienkārši attēst tos aliņus vai tas vēl kāds drinks un nedēļas nogalvās stiprāks, un vienkārši piedzerās, un tā beidzot viņi var justies normāli. Un tad viņi visu to laiku gaida, kad būs tas vakars. Tas ir mēram tā, ka tu gaidi, vai jāiztur, būs vakars, tūlīt iedzert. Tas tāds izdzīvošanas mehānisms. Man bija tāda darbinieca viens starp citu. Man bija darbinieca pirms vairākiem gadiem noliktavā, kas strādāja, un es nezināju, jo viņi meistars slēpšanā vienkārši. Un viņi arī bija viens cits no ofisu kolēģi, kas parasti ap 12 pēc pusdienām tur iegāja noliktavā, un viņi jau bija zināja, kas ir tas laiks, ka tā viena kolēģi nāk un tā ir prom, tad jāsāk dzert. Un viņi vienkārši katru dienu pēc tiem 12 sāk kaut kādu, ne jau tur pālī, ne jau kādu, bet vienkārši kaut kāds kokčiks vienkārši sāk dzert. Un tu saproti, ka cilvēkam dzīvē ienāc, viņam tā visa diena jau grozās ar to, viņš jau izdomājis, ir faktiski izfunktieris, tīkos tā, tur jānopērk dzēriens, tad tas līdz 12 nevar dzert, tā kolēģi atnāks, tad viņi būs prom, un tad es beidzot to labo sajūtu, beidzot sāku dabūt. Un, protams, tur tās pārējās kolēģis, kas strādāja viņu noliktavā, sākumā neko neteica. Bet vienā brīdī arī viņām sāk izbesīt ārā, ka katru dienu lieto alkoholu darba laikā. Vienkārši liekas neiedomājami. Un tad, protams, man pateica, tad es stādīju faktu priekšā un nācās atbrīvot cilvēku. Un it kā darbīgs cilvēks, labs, bet atrada to, ka tā vienīgā dzīves bauda, to vienīgo piepildījumu var atrast tajā alkoholā. Un es domāju, ka tas ir tā dabīgā konsekvence, ja tu dzīvē neko citu jēdzīgu neatrodi, tad nevar dzīvot visu laiku sāpēs un mokās un tam līdzīgi. Tad ir narkotikas vai alkohols. Tāpēc Latvijā mēs esam top 1. vietā. Alkoholā, jā. Stiprā alkoholā. Ne jau, bet redz, arī ir jau savā kā alkoholu lieto. Kāds teikt, jā, Spānijā vai Itālijā, tur arī vīnu vai Vācijā, tur alu dzer tam līdzīgi. Zini kā, Itālijā vai Spānijā vīnu dzer kā sociālu dzērienu. Latvijā to alkoholu dzer, lai aizmirstos. Jā, lai izbēgtu no problēmām. Jā. Vai tas tev tā kā rīks, lai mēs te visi kopā, mēs te baudām, tur runājam par to, kāda raža vīnogām bijusi un kāda augsne ir labākā. Mēs tā kā izbaudām, mēram, tā kā ēst kaut kādu garšīgu ēdienu, nevis lai tā kā norautu štīmi. Ja? Un vai otrs tur dzer, lai aizmirstos vienkārši. Pat nevis, lai aizmirstos, lai noķertos sajūtu, ka tagad es jūtos varens un tur tie visi redzēs man un nāk arī tā pamostās sūdīga kā.
Es atceros visu tās sēdes, arī es lietoju alkoholu. Es tagad gan 12 gadus nelietoju alkoholu, bet es esmu lietojis un es atceros visas tās sajūtas tās, ka tev tajā reibumā ir, kā mēs teicām, agrāk jūra līdz ceļiem, ka tev tās milzīgās idejas ir un tur no rīta pamosties maziņš un melns. Nu jā, man atkal ir tā ar to alkoholu, es, piemēram, tur stipros alkohols nedzeru. Un es pats esmu nonācis līdz tam, kad vēl joprojām tas balanss jautājums man šobrīd ir visbūtiskākais no visa, jo man ir bijuši tādi periodi, ka es tur nedzeru vispār, man ir bijuši tādi periodi, kur es tā kā nenormāli eju uz zāli, tā kā šausmīgi bieži, ja. Man ir bijis tā, ka es ēdu vienkārši perfekti, ja. Nekāds cukurs, nekāds slikts, vienkārši ēdu perfekti, ja. Es esmu arī svērs 86 kg, tagad es svēru kaut kādu, es tagad nomecies pāris, ja. Man bija 115, tagad man kaut 111, ja. Bet iedomāju salīdzinājumu, es esmu arī 86 svērs, ja. Es gribēju tur prese uztaisīt, tur vienreiz dzīvē pastīties, kāds būtu, ja. Tāpatās man bija kaut kādi 4 balīgas, es varēju 4 kubus izspiest, tāpat ar visu to. Paņem, lūdzu. Un tad es nonācu līdz tam, kad priekš man, es nesaku, ka, protams, ka viss jau nevar pēc viena standarta dzīvot, bet priekš manis vislabākais laikam ir tas, kad ir tas balans. Es varu tur kaut ko to aliņu izšaut, ja? Es mēģinu tā kā piedomāt pie tā, ka es uzņemu to proteīnu tā tālāk, bet es necenšos tēlot kaut kādu olimpietu, kurš tagad pēc saraksta ēdīs un skaidīs katru kaloriju. Un dotajā brīdī, man liekas, ka priekš manis personīgi tas vislabāk strādā. Tas, kad piedomāt, bet nepārcensties. Kā tu uz to skaties? Tu centies būt ideāls vai kā tu dari? To, ka tu aprakstīji, tas īstenībā tikai vēl apstiprina to, ka tev ir tas ADHD, jo UDHS, jo ar to uzmanības deficītu, hiperaktivitātes sindromu, man liekas, pieaugušie viņi reizēm vienkārši pa uzmanības deficītu, UDS vienkārši saka, bez H, bez hiperaktivitātes. Saka, jā, ka tik tiešām tā, ka tev to uzmanību ir, ka tu spēj viņu tikai uzmanības deficīts, nenozīmē, ka tev trūkst uzmanību. Uzmanības deficīts nozīmē, ka tev ir grūti noturēt uzmanību uz lietām, kas tev neinteresē. Un tad parasti ir tā, ka interesants ir tikai tādas radikālas lietas, kur tu esi all in, ka tu esi ar visu iegājis iekšā. Un šī gadījumā arī, protams, ja tu saki, tik tiešām tu tā nevari kaut ko nedaudz savu balansu. Vai nu tu esi kačā presi, ja? Vai nu tu atkal esi darbos iekšā, vai nu tu esi kaut kur. Jā, bet tagad ir, manuprāt, vairāk tas balans. Es piedomāju, es eju uz to sportu, es piedomāju pie proteīna. Katram tā recepte savu, es domāju, tas ir katram jāatrod tas savs ceļš, vai ne? Precīzi, un to es arī gribēju teikt, ka es domāju, ka tu to savu formulu atradīsi tikai darot. Es nedomāju, ka tur kāds no malas tev var iedot kaut kādu to balansu. Katram cita formula, neviens no malas nevar iedot, jo katram arī tas balans, man liekas, izpaužās savādāk. To, ko es varbūt teikšu, man balans, kāds teiks, wow. To, ko varbūt tās kāds cits man teiks, tas man savukārt liksies, kas tad tas par balansu ir. Es domāju, tur ir tā definīcija, kas tev ir balans. Piemēram, tur negrib strādāt nedēļas nogalēs, ok, tad kādam tas ir varbūt balans. Kāds saka, viņš vispār, ka tur 2 stundas dienā grib pastrādāt. Tad viņš tikai jūtās balansā, jo viņš grib... Tagad tas TikToks bija. Jā. Man nedara 2 dienas brīvs, man vajag visas brīvs. Viss notiek spontāni, piezvana, atnāk, parunā. Tas ir vienkārši leģendārs. Bet labi, bet, piemēram, redz, mums tagad, piemēram, tur atnāca mums brīvdienu pica, brīvdienu pica mums atnāca, jā. Man mīļākā pica. Jā? Ļoti labi. Es pat nezināju, vai to esi mēģinājis. Es mēģināju tās reizes. Jā? Tad, kad es reti sūtu picu, bet ja es sūtu, tad es vienmēr no brīvdienu picas. Labs. To mēs pēc epizodes uzēdīsim. Man tev tad vēl daži jautājumi, bet baigi interesanti. Es jau esmu samierinājies. Mēs visu, ko es gribēju, neizrunāsim, tas ir nereāli. Tā kā varbūt vēl kādreiz atnāks. Tāpēc es 5 reizes pie Laura esmu bijis. Jā, tāpēc, ka inčīgi parunā. Nevar ietērpt vienā epizodē. Jā. Tieši tāds cilvēks, kā tevi vienā epizodē tas nav iespējams. Tu esi pārāk dziļš, tad mēs varētu pa vienu tēmu uztaisīt vienu podkāstu, nevis pa visām. Zini, kā bija pirmā epizode ar Lauru mums? Vairāk par 3 stundām. Viņš tā arī ielika 3 stundas? Jā. Es biju pētījis, tā kā es esmu redzējis vismaz daļu no tās epizodes točnes. Zini, kas notikās? Izbeidzās vienkārši baterija. Mums ir baterija?
Mums viss kārtībā, mums ir baterija vēl, bet mēs jau lēnām stūrējam uz to finišu, jo es cenšos to formātu ap stundu turēt. Jā. Dažreiz iet pāri, bet vismaz tā. Tā, lai baterija nebeidzas, tev pats saprot. Vēl ko es tev gribēju pajautāt par motivāciju. Cilvēks skatās tagad, un viņš saka, man nav motivācija. Kur viņi mistiski dabūt? Kur dabūt motivāciju vispār kaut ko darīt? Piemērs, ja viņš strādā 9 to 5 darbiņu, viņš saņem kaut kādu naudu, par ko viņš var atļauties samaksāt dzīvokli, ēšanu, daudz viņam nekas pāri nepaliek, un viņš domā, ka principā no tā riteņa nav iespējams tikt ārā. Kur atrast to motivāciju, to pārliecību, to kad var kaut ko izdarīt? Zini kā, tur, diemžēl, tas, ko es teikšu, iedos tiem cilvēkiem, par kuriem tu runā, kuriem tās motivācijas trūks, iedos rītīgi krūtat masku. Tā ir, ka, redz, te es varu atslāgt, man viss ir kārtībā. Bet tā, diemžēl, tā patiesība ir, ka tas, ko mēs saucam par to motivācijas trūkumu, ir drīzāk saistīts ar reāli mūsu neirotransmiteriem, ar reāli dopamīnu daudzumu smadzenēs. Tas ir super vienkārši. Un ir cilvēkiem, kuriem no dabas ir vairāk dopamīns, un ir cilvēkiem, kuriem mazāk dopamīns. Un tiem, kuriem vairāk tie, kas nevar nosēdēt mierā un laiku visu kaut ko gribās darīt. Un tad ir tie, kuriem vienkārši, viņam nav dopamīns. Viņam vienkārši, dopamīns ir nenormāli svarīgs. Ir tie neirotransmiteri cilvēkam, ja nemaldos, ir kaut kādi tur kopā, ja skaties tur hormonu neirotransmiteri, tur 150 plus viņi ir. Bet ir kaut kādi tādi svarīgākie. Un viens no svarīgākiem viennozīmīgi ir dopamīns. Dopamīns ir tas tāds, varētu teikt, neirotransmiters, kas mums dod vispār kaut kādu motivāciju un kaut kādu impulsu dzīvot. Lai saprastu, cik svarīgs ir dopamīns, arī eksperimenti ar nabaga žurciņām, ja žurciņai no smadzenēm, tā sakot, attiecīgi nobloķē smadzeņu zonu, kas atbildīga par dopamīnu uztvēršanu, ka vispār uztverās, tad ir tai žurkai, ja tu noliec ēdienu zem deguna, viņa ēd, tu noliec 15 cm tālāk, viņa nomirst badā. Viņai nav motivācija pat aiziet līdz ēdienam. Un tāpēc saka, tu reizam cilvēkam tur pāmt, viņš tur nezinu, vai tur resns, tev nav motivācija, tur izskatīties labāk, ej uz zāli, bet nav viņam. Vai tur viņš tur nav turīgs un tev nav motivācija, tur iet tur nopelnīt vairāk, bet nav viņam. Un pat tā, pa jebkuru jomu vai atrast vēl tur kaut ko, tik tiešām reizēm tiem cilvēkiem no dabas vienkārši nav motivācija. Un ir cilvēkam, kuriem no dabas ir vairāk, un tas tāds varbūt ir tāds negodīgi priekšrocība. Ja tu gribi sev nomērīt, tu vari uztaisīt jebkurā klinikā, kaut tur pašā Gulbu laboratorijā, ir tāds 24 stundu urīna analīzes, kurā tu dopamīnu un to adrenalīnu var nomērīt un vispārējo. Un tur baigi interesanti, es esmu 2 reizes viņu nodevis. Un man, teiksim, dopamīns, abas divas šīs reizes ir 5-kārši norma. Nopietni? Tu esi 5 reizes vairāk kā norma? Jā, bet tas ir nenormāli. Tam arī viens mīnus, izstāstīšu pēc tam, kas mīnus, atkal super interesanta tēma ir. Tu var nodot vienkārši tas 24 stundas un pastīties, cik tev no tām normām ir. Un cilvēkiem vienkārši ja tev daudz dopamīns, tev laiks dzīvos, jo kas ir dopamīns kā tāds? Dopamīns tev liek iet un darīt lietas, un viņš dopamīns ir super interesanti strādāt. Pieņemsim, iedomājies, ka tu tur dzīvo laikos, ka tur, Āfrikas savannās, tur pirms, 50, 70 tūkstošiem gadu, tur kaut kāds 100 tūkstoši gadus, it kā saka, homo sapiens, kaut kāds senākās atliekas atrast tur Marokā pat 300 tūkstoši gadu, bet pieņemsim, pirms 70 tūkstoši gadiem, tas ir vēl pirms viņi emigrē uz tuviem austrumiem, tad tur medī kaut kādu, tur antilopu vai kaut kā tam līdzīgi. Tur viņi aizbēg no tevis prom. Labi, tur tev kaut kā jāizdzīvo. Tev nepieciešams tas dzinuls, lai iet meklēt. Piemēram, tu ej skaties, tu ieraugi kaut kādu augļu, tev atkal dopamīns augšā ir. Ja? Tad brīdī, kad tu paēdi, tev viņi tā kā nokrītās. Kaut kādā brīdī atkal tu kaut ko ieraugi, tev atkal viņš parādās. Cilvēkam visu laiku nepieciešams tas dzinuls, lai viņam būtu tā kā sajūta, ka viņš visu laiku grib kaut ko meklēt. Tāpēc interesantā kārtā uz tieši šo te smadzeņu funkciju lieliski strādā spēļu automāti. Tāpēc, ka tu nekad nezini, kas būs nākamais spiediens. Un tev uz laiku tas baigi dopamīns tiek stimulēts. Kā tas ir? Tas ir iedots tāpēc, lai cilvēks nepadotos. Lai iedomājies, tu ej pa mežu. Tu nezini, aiz kura stūra būs tas kaut kāds medījums, vai tas tavs ogu krūms, vai kaut kas ēdams. Un tev visu laiku ir, kas aiz tā stūra? Kas aiz tā? Tu visu laiku esi gatavs meklēt, kas vēl. Un to mums dod dopamīns, to sajūtu. Tā ir tā motivācija, tā kā nepadoties. Un viņa eksistē pilnīgi vienādi gan mūsu smadzenēs, gan putnu smadzenēs, jebkur tu skaties.
tur arī bija eksperimenti ar vāverēm, kas ir uztaisīti, vai ar putniem, tas bija vāverēm, es tik smalki to detaļu neatceros, bija vai nu baloži vai vāveres, bet viņiem iedeva viņiem bija 2 ēšanas iespējas. Viņi varēja vai nu paraut kloķīt, un viņiem tur iznāk katru dienu viena tā kā deva ar ēdienu, vai viņi var paraut kloķīt, un vai nu iznāk 3 kāršas deva, vai nu neiznāk nekas ārā. Un viņi tur kačā visu laiku to, kur tā neparedzamība ir. Jā, tā kā tas ir mums ieprogrammēts tik dziļā evolucionārā līmenī, ka tur nav nekāds sakars ar mums cilvēkiem kaut kas. Tīri teorētiski, ja dzīvnieks spētu saprast spēļu automātus, viņus arī varētu atkarīgus uzsēdināt spēļu automātiem. Tas ir dabīgs mūsu process. Tad tu principā iesaki cilvēkiem kapāt aparāts. Nē, es neiesaku. Es no sākuma gribēju izstāstīt to, ka par motivāciju ir atbildīgi šis neirotransmiters dopamīns un kā viņš strādā. Tagad jautājums, kāds saka, es tur nododu analīzi, pieņemsim, man tur ir maz, vai es nenododu analīzi, vienkārši man nav motivācija, un es pieņemu, ka ir maz dopamīns, tad es esmu nolemts. Un nē, tā nav. Ir ļoti daudz aktivitātes, kas zog vēl dopamīnu, tad tev jau no dabas, varbūt tas nav baigi augsts, bet tu vēl viņu tā kā zodz reālajā. Un tad ir aktivitātes, kas paceļ dopamīnu. Tā sakot, neskatoties, cik tev no dabas ir, tu vari pasliktināt un tu vari uzlabot situāciju. No, ko darīt? Viena lieta, kas tev pasliktina, ir pieņemsim telefonā scrollēšana TikToks. Vai vispār soc mēdī kā tāda. To turpiniet darīt. Jūs man skatāties, šito gan neatlieciet. Lai saprastu apmēram, kā tas notiekās, pieņemsim tev, es īsti pateikšu mistisku skaitli, tev dopamīna kaut kāda tur tā, pieņemsim tā bāzes līnija ir, pieņemsim tur 5, jā. Kas būs nākamais klipiņš? Tev uz laiktās, kas būs nākamais? Tāpēc mēs nevaram arī beigt. Kas nākamais? Atkal uz laiktās sajūta. Tu pasies nākamo, tev tanī brīdī tev uzsidās dopamīns, jo tev tā neparedzamības tā sajūta, kas būs. Tu nosties to klipiņu, tev viņš atgriežas uz 4,9. Tu skaties nākamo, tev atkal tajā brīdī uzkāp 5,1, nākamais jau 4,8. Un tā katru reizi vien zemāk. Nav bijis tā, ka reizē kaut stundu noskala tik sūdīgi pašsajūta vienkārši. Tā kā sūdīgi. Nē, man tā nav bijis. Laikam es varbūt neskatos pārāk daudz. Tad tu neskaties, bet es domāju, ka gan skatītāji būs pietiekuši daudz, kas atzīs, ka ir reizēm, ka ja tu pārskaties, tev sūdīgi sajūta pēc tam, jo tu vienkārši tās smadzenes ir notrulināts. Tas ir tas pats, kas cilvēkiem kaut kādiem tur bagātniekiem, ja, ka viņiem vairs nekas neizraisa tās emocijas. Viņš tur, viņam ir jahta, tur šitāds tāds, mērsis tur krūtākais. Ja. Beigās jāšņauc kokaīns. Jā, un viņam braukt uz 200 km/h vairs nelaiks nekas tāds. Ja. Tāpēc jāšņauc kokaīns, jo kokaīns reiz 2,5 palielina dopamīnu. Tad to tu iesaki. Bet to es arī neiesaku. Es vienkārši saku, kāpēc viņi to dara. Viņš ņauc kokaīnu. Tātad vispār visas aktivitātes, kas ir tā kā angliski saka high reward, liels tā kā guvums, liela balva, bet low effort, maza tā kā ieguldījums. Piepūle. Tieši tā, maza piepūle, liela balva. Un vienojās, ja tu rītu sāci ar mazu piepūli, ko tu dari? Tu esi pacēlis telefonu tikai pirkstnieku uz. Tur dopamīns jau tiek stimulēts. Ja? Vai pieņemsim garšīgi ēdienu, visādi tur, kur kaloriju bagāti, tur garšas, brīvdienu pica, tur burgeri, tam līdzīgi. Tur arī tev tāds dopamīns stimulējās. Un, lai saprastu, ja tas dopamīna receptors tev visu laiku tiek stimulēts, viņš varētu teikt notrulinās. Un tev jau nākamreiz jau vajag vairāk to dopamīnu. Un tas būtu, tāpēc cilvēks sāk, viņš jau ēd, viņam ēšana kā tāda vairs nestimulē. Man ir garlaicīgi ēst. To vajag paralēli skatīšos TikTok un ēdīšu. Tad daudz stimulējošāk. Vai cik cilvēkiem mūsdienās viņš skatās seriālu un tik garlaicīgs seriāls paralēli, bet neslēdz ārā, bet vēl paskatīšos paralēli telefonu. Tāpēc, ka tev, un vēl paralēli čipšu uzkurīšu, tev jau vajag tos entos stimulants, lai tu vispār justos normāli un saliec to kopā ar zemu bāzes dopamīnu, lai vēl Ienos, tu atskaties to TikTok, tur vēl viss tur lielās, cik kuram tur kā labi iet, ja? Tas attēdies tur tos čipšus un kolus un visos stimulējušos ēdienus, un tu neesi izkāps pat no gultas tanī dienā ārā. Nu, tev viss, tev neirotransfer, tev viss tavs ķermenis, viss tavu bioķīmija strādā pret tevi. Tanī brīdī es arī nevarētu atrast kaut kādu šo te vispār kaut ko darīt, kaut kādu motivāciju. Nu tā, un vienkārši cilvēks viņš sēž un te viņš, kur dabūt motivāciju. Tātad, numur 1,
kas jādara, ir jāatsakās no visiem dopamīna zagļiem. Tad viss, kas ir tā kā low effort, vislabākais uzstājas tiešām sociālajā mēdī detoks. Ja? Tas ir rītīgi brutāli, bet es došu šoreiz tikai brutāls piemērs. Protams, pareizāk būtu mēģināt to balansu atrast, ko tu prasīji, tā kā varam mazāk darīt. Bet es arī esmu no tiem cilvēkiem, kurš tā kā vainu. Tad sociālajā mēdī detoks, tīra ēšana, to es tur negaršīgāk, varbūt tās ēdieni tur vienkāršāk ēdieni, ja? Bet ēd tā kā tīri. Labs veids, kur dabūt super ātri dopamīnu, tādu būst apmēram 3-4 stundām augsta duša vienkārši. Iestājas augstā, es katru dienu, joprojām man besītās augstās dušas, bet es eju katru rītu, jo es zinu to sajūtu pēc tam uz tam nākamajām 2-3 stundām. Vienkārši tā būs bomba. Ir tā, es uzgriežu uz augstāko dušu, pagaidu, lai viņi ir rītīgi augsti, un es eju kaut kādas 3 minūtes apmēram iekšā, es pa pulksni parasti skatos. Un man tā pirmā minūte man besies, es jau pirmais gadiem to daru, un es nevaru saņemties iet tajā dušā. Es vienkārši ieeju, piespiežu sev, tad es tur pirmos momentus izmocos, tā otrā, trešā minūte tā jau ir ok, un tad es kāpju ārā. Un tad paiet kaut kādas apmēram 2 minūtes, ir tas viens moments, kad tas dopamīns sāk nākt, un tā arī tā rock and roll. Un tu esi gatavs jebko darīt tajā dienā. Ja tu nesāc dienu ar sociālajiem mēdījiem, ja tu neēdi visu laiku kaut kādus super garšīgos tos kaloriju bagātos ēdienus, ja tu ieej augstā dušā, ja tu nodarbojies uzreiz no rīta ar sportu, tev ir cita produktivitāte. Vienkārši, un te arī ir, kur to motivāciju dabūt, tas tavs vienkārši tev rīta rituāli. Ja tavs rīta rituāls ir vienkārši salds, kaut kāds kalorijām bagāts ēdiens un sociālajā mēdī, vai tev rīts sākās ar augstu dušu, teiksim, sportu un pēc tam tīru ēdienu, ja? Kas ir tīri, es domāju, tur dabīgi, tur kaut kāds, uzsap tur olas un dārziņas piegriez klāt, un tur, ja ēd pilngraudu maizi, un tur pieder kafiju vai tēju bez piena, bez cukura klāt, teiksim, tā normāla ēdiena uzstājas no rīta. Viss, tev nekāds jautājums nebūs, kā motivācija iegūt. Tev tā dopamīna līmeņa tajā rīta būs super augsts, būs gatavs iet un bliest. Vai tajā sanāk, ka pats svarīgākais ir nevis darīt to, kas tev tur paaugstina dopamīnu, bet drīzāk izklausās pēc tevis, ka visbūtiskākais ir neiepriecināt sevi pārāk daudz, jo īpaši, ja tas tev ir low effort, tā kā, ja tev tas tik maz no tevis prasa, un tad vienkārši turēt sevi grožos, tieši tā. Neizmantot tik daudz vienkāršas iespējas, kā sevi iepriecināt, lai tev pēc tam nepazūd vispār tā. Ļoti labi tā analītika, ļoti labs. Cilvēkiem, kas nevar palasīt grāmatas, dopamīna receptori ir notrulināti. Jums ir skaidrs, ja jums ir tā, ka jūs paņemat grāmatu, jums ir garlaicīgi lasīt grāmatu, skaidrs, tur dopamīna, tur ir ar steigi jātais detoks. Tas ir vispār fun fact, jo tāpēc, kad es šobrīd varu palasīt, es iepriekš teiktu, ka es biju tas, kurš nevar palasīt. Tā kā varbūt es kaut kā balans lielāks. Mazāk notrulinos, mazāk vieglas iepriecināšanas sevis. Tā ir. Es esmu visādi šos eksperimentus ar sevi taisījis tādā ziņā tieši ar to dopamīnu. Es atceros to kaut kādu stāstīju arī, man liekas, pie Laura vienā podkāstā. Bija tas viens rīts, kad es braucu, man liekas, komandējumā uz Prāgu vai kur tam līdzīgi. Un no rīta arī pamostos, vispār neskatīšos telefonā, aizbraucu uz lidostu, tur grāmatu paņemt līdz lidmašīnā, tur lasu grāmatu. Man liekas, vienā brīdī tur vispār skatījos pa logu ārā. Vienkārši priecājos, vienkārši skatījos, padomāju tam līdzīgi. Bet man atnes Cola Zero. Es domāju, man ūdens līdzi, apēdīšu to ēdienu tikai ar ūdeni. Tāpēc, kā iek Cola Zero? Tur arī salds, garšīgs, tas ir baigais stimulants. Un es to Cola Zero vēlāk dzēru. Zini, kā es izdarīju? Es vienkārši sēdēju līnijā, atveru Cola Zero, es paskatos to buņģi, viņa tāda forša, tāda sarkana, tā kā aprasojusi vēl nedaudz. Vispār tā viss skaņa, ka attaisās vaļā. Es vienkārši dzeru un es vienkārši izbaudu katru to malku. Es atceros tur bērnībā, kā pirmo reizi Pepsi dzēru un tam līdzīgi, ko varētu tur no sērijas 93. gadā. Un vienkārši vienkārši absolūti bauda no vienas buņģiņas Cola Zero. Tā ir pašā, cik daudz cilvēku vienkārši kaut ko ēd, skatās paralēli, vienkārši viņi pat to kolu pat neizbauda. Cik daudz ir ieguldīts, lai izstrādātu kolas recepti, lai tās garšas nianses būtu precīzi tāds, lai pareizais saldums, pareizais skābums, pareizā pēcnots, pareizā viss, lai tas tur ieguldīts. Vesela zinātne, kas pat pa sevi ir ārkārtīgi stimulējuši. Bet tad ir cilvēks, kas tam vispār nepievērš uzmanību, kurš skatās varbūt telefonā, televizorā, planšetē, jebkur, paralēli viņš ar viņam pilnu muta friškām un kečupu, un viņš šo kolu uzdzer pa virsmu, lai vienkārši vieglāk varētu norīt to ēdienu. Izklausās pretīgi, ka tu tā apraksti. Labi, bet tā ir realitāte.
cik viņš no tā ieguldītā darba, kā tā kola faktiski garšo, vispār tā kā izmanto. Nulle, necik. Es iedomājos, daudz cilvēku droši vien šito tur skatās, klausās, un viņi domā, nu jā, bet tā ir mūsu attīstītā pasaule, man ir tā iespēja paskrolot to, man tur ir iespēja tas un tas, ne? Kāpēc lai es to nedarītu, ja es to varu, vai ne? Bet tur ir tā vienkāršā atbilde par to, ka tieši tāpēc, lai tu nepazaudētu to kaut kādu savu motivāciju, spēku vispār kaut ko darīt. Jo tas, ko teici, tu jau sabojā savu to smadzeņu bioķīmiju. Tas ir tas, par ko viņi nepadomā. Viņi liekas, kāpēc lai es to nedarītu? Jā, kāpēc lai tu nelietot heroīnu tad? Arī pieejams attīstītajā pasaulē, tur no Indijā, tur varbūt tās, nevis Indijā, bet pirms 200,000 gadiem nebija heroīns, vai tur visādas tur metamfetamīns un tam līdz. Tie iedos vēl labāk sajūtu tanī brīdī. Yeah. Bet kaut kādā veidā, vienā brīdī mēs esam tā kā, es pat neteikšu, ka mēs vienā brīdī kaut kādā sabiedrība, ja valdība, ja kaut kādiem masu mēdī, visi tie kanāli nograž tā, heroīns tas ir slikti, soc mēdīs uz riņķu visu laiku, lai tas ir ok. Tur vēl tur kaut kas, es saku, tur metamfetamīns, tur šausmīgi slikti, tur ēst McDonald's katru dienu, tas ir ok. Un kurš noliek to robežu? Jo visas tās lietas vairāk vai mazāk kaut ko negatīvu efektu uz tevi atstāja. Tā doma ir vienkārši ok. Labi, protams, es negribu salīdzināt, es nesaku, ka sociālajā mēdīs paskrolot tikpat slikti kā heroīns. Es vienkārši saku, ka nav tāda stingra robeža. Tās robežas ir tādas plūstošas, un to jāsaprot, ka heroīnu labāk nevajadzētu necik, bet sociālajā mēdīs vajadzētu mazliet. Jā. Šobrīd tā līnija, kas ir novilkta, ir tāda skaidra robeža. Tas ir ļoti slikti. To mēs nedaram. Bet tas, ka tu sev vari pamazām nobeigt ar tām pārējām lietām līdz brīdim, kad tu nevari no gultas piecelties, tas jau ir normāli. Ok. Labi, kā mēs te varētu, man liekas, nezinu, cik pāris stundas runāt, bet skaidrs, kā dabūt motivāciju, vai ne? Nedarīt stulbas lietas, kas ir viegli tādas, tā kā... Un darīt grūtākas lietas dzīvē, un tās tev iedos tās motivācijas. Tu ideāli pateici par to, ka nedarīt lietas, kas ir easy prieciņš. Viegli dabūjams prieciņš. Nesniedz sev pārāk daudz tās mazās baudiņas, kur tev ir knapi jāpakustās, lai vispār pie viņas tiktu. Tā kā tas padoms no tevis super. Ja mēs no tāda evolucionārā, skatījuma skatāmies, ja mēs pasamies uz to cilvēku, kurš tur dzīvo pirms 200 gadiem, Austrumā Afrikā, tad iedomājies, cik viņam dzīvē pa lielam ir liels tas ieguldījums, jāizdara tā piepūle, lai viņš to nelielo dopamīnu dabūtu. Var paskatīties interesi pēc, ir tāda visāda raidījuma, man patīk, ka viņš saucās tur, viens saucās Naked and Afraid, tad šī pašā Netflixē ir tas Outlast. Tur, kur cilvēki, viņiem atstāja, iedod labāk, ka gan kaut telti, nāzi, vēl kaut kas, viņam tur jāizdzīvo tur kaut kādā savvaļā zināmās dienās. Super interesanti. Un tad tu redzi, kā cilvēki īstenībā, cik dienas viņi var iztikt bez pārtikas. Tad viņi ierauga, kā viņi tur pēc 14 dienām noķer ko ķirzaku un lielāko baudu ēd, vienkārši to ķirzaku. Es tev tagad to ķirzaku, tu man teiksi, what the hell? Ko tu gribi? Bet ja tu 14 dienas nebūtu ēst, tev tā ķirzaka liktos tik garšīgi. Un tad tu sāki saprast, paga. Vai tu gribi man teikt, ka mēs faktiski esam tā pārstimulējuši, visi mēs, arī tie, kas nenormāli cenšas būt pareizie, tā pārstimulējuši tās smadzenes, ka mēs faktiski pat neizbaudam to, mēs vairs neko nebaudam. Un es atceros, bija tās viens stāsts, ka arī viens no šiem kādiem žurnālistiem, viņš taisīja eksperimentu, ka viņš brauca Aļaskā, viņš dzīvoja kaut kādu mēnesi teltī. Viņam, man liekas, līdz vienīgais bija kaut kāda plinte, vienkārši tāpēc viņš gāja krūmos nokārtoties, un lai tu lācis nenāk, lai viņš varētu atšauties. Un viņš dzīvoja faktiski mēnesi teltī bez nekā, un viņš teica, ka viņš tajā atpakaļ ceļā lidmašīnā brauca, un tur lidmašīnā ekrāns ar filmām. Un viņš saka, viņam tas likās tik fucking stimulējoši. Viņš saka, vienkārši tās filmas un visu, un viņš ēd to ēdienu un raud vienkārši, kā garšo tas ēdiens vienkārši, ja? Ka mēs esam tā pārstimulēti. Vienkārši no visām pusēm, un mēs tās lietas... Tas default cilvēks, viņš jau ir pārtrulināts. Pat, ja tev liekas, ka tu jau tur ievēro, bet... Neko tu neievēro. Mums visas krāsas, paskatās kādas krāsas, gaismas... Paskatās kā spīd, labi! Nē, bet arī tas stimulē. Cilvēks stimulē krāsas, jo tā daba ir skaista, bet viņi ir daudz vienmuļāka nekā to, ko mēs redzam ekrānā. Viņa nav šī krāsā. Viņa ir mierīga. Viņa ir neuzbāzīga. Vai ne? Jā. Viņa ir neuzbāzīga, viņa ļoti pieticīga. Arī ir tie labumi, viņa ir nedaudz, un tev jānovērtē katrs sīkums, bet tā pasaule, kur mēs dzīvojam, ir pārbārst, pārsātināt, pārstimulēt.
Un tā nav brīnums, kad ir visas trauksmes, depresijas, izdegšanas, motivācijas trūkumi, liekais svārs, diabēti un viss pārējais. Vispārējais modernās cilvēka problēmas. Jā. Nobeigumā varbūt ir viens jautājums, ko gribi man paprasīt, pirms mēs beidzam šo skaisto. Es tev sākumā jau uzdevu jautājumu, ko es gribēju zināt, kāpēc nosaukums ir nofiltrēts, bet to tu man... To es jau tev atbildēju, jā. Tev ir vēl kāds jautājums, vai mēs varam arī to pieņemt kā tavu jautājumu? Kā man jautājumu? Kāds mans jautājums? Kāds jau mērķis ir pēc 5 gadiem? Tāpēc, ka es neprasīšu 10 gadus un es neprasīšu 1 gadu. 1 gads, man liekas, cilvēks parasti pārvērtē un 10 gadus reāli nenovērtē. Es šogad izdarīšu to un tas 1 gads paskrien. Un tad 10 gados, kas tad tur būs? Pēc 10 gadiem vienkārši dzīve mainījusies. Tas, man liekas, tāds foršu vidus tāds punkts būtu. Kas ir tur, kur es vēlos? Kur tu vēlēs? Nevis kur tu uzskati, kur tu būsi, bet kur tu vēlētos būt pēc 5 gadiem. Es domāju, ka... Pagaid tāds, kur es vēlētos, tāds vai realistisko variantu? Vēlēs realistisku variantu. Okay. Nu jā. Tādā ziņā, tā kā es esmu tagad ar šo gadu sācis pie tās, vairāk pie savas atpazīstamības strādāt, tad es gribētu pēc 5 gadiem būt jau tādā situācijā, kur es tos sociālos tīklus esmu jau diezgan pamatīgi jau uzdzimis. Nezinu, kaut kāds 50,000 varbūt TikTokā, varbūt, nezinu, kaut kāds pēc 10 gadu, realistiski kaut kāds 10,000 varbūt Instagramā. Es gribētu darīt to pašu, ko šobrīd, vai es gribētu mazāk iespringt par to, ka man tur, nezinu, jāmeklē, ko darīt, vai man ir tā kā, ka man tas sagādā lielu stresu. Ka lietas vairāk nāk pie tevis, nevis, ka tev jāskrien pakaļ lietām. Jā, jo tā bija man lielākā problēma tos iepriekšējos 3 gadus, kad es rukāju kā no-names. Un šobrīd strādāju pie tā, un es jau jūtu to, ka vairāk nāk pie manis no tā, kad es strādāju uz sevi vairāk, uz savu to uzmanību. Un pēc 5 gadiem tas būtu tas reāliskais mērķis. Man nav es negribu tur būt kaut kāds miljonārs vai tur šitā un tā. Man nav tik ambiciozs mērķi. Es gribu dzīvot labu dzīvi. Es esmu ģimenes cilvēks. Es gribu, lai man ģimenei viss ir kārtībā, lai man ir vairāk bērni. Un es varu darīt to, kas man patīk, un tas nāk viegli, un tas ir tā kā patīkami, un es ar to arī varu jau labi nopelnīt tajā brīdī, jo es to savu, piemēram, to atpazīstamību uzskačājos. Tā. Super. Tas ir tas mans. Lai saiet. Paldies. Tā kā do roku, jā, Artur, tu esi nofiltrēts. Paldies. Mēs pat noskaidrojām, kas tas tāds ir. Un tā, skatītājiem, paldies, ka skatījāties epizodu, nospiediet like. Nospiediet vēl kaut kādas podziņas, ja varat atrast. Artur, tev piesakot kaut ko? Var. Man 1 roku nofiltrēta. Vēl palika tik daudz, kas neizrunāts. Jā, tāpēc, noteikti rakstiet, kā jums patīk šī epizode, un vai Arturam būtu jāatgriežas uz vēl kādu epizodu. Man liekas, ka ar tevi var, ļoti daudz ko runāt. Tā kā es ļoti labi saprotu, kāpēc pie Laura tas bijis 5 reizes, bija pilnībā saprotu. Un tā, skatītājiem tev kaut kur piesakot? TikTokā. YouTube'ā. Jo es domāju... Kā atrast? TikTokā vārds uzvārds vienkārši. Jā, bet tu jau viņiem stāsti, ne jau man. Es jau tas zinu. Arturs Dedzis, jā. Arturs Dedzis, tiem, kas nezina, jā. Jo, piemēram, filmētājs arī tagad teica, Arturs Dedzis nāk, viņš pēc vārda tev neatpazīst, jā. Nekas tagad zinās. Tagad zinās, jā. Tā kā piesakojiet Arturam, rakstiet kā patīk, saspiediet tos laikus, piesakojiet arī maniem sociālajiem tīkliem un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Čau! Vārdi plūst kā upe dienu, tu nāc un runā, viss ir vaļā, uguns deg.